Jā, labi, paldies, jā. Labi, paldies. Ir tieši 15:00, un es domāju, ka laiks sākt arī mūsu sēdi. Dienas kārtība zinām, bet kā jau šeit sākumā, tad Tālo Junčkungs, kurš atrodas Japānā, sacīja, ka viņam ir daži vārdi, ko pastāstīt par kandidātiem, un iespējams, kad nevarēs līdz sēdes beigām piedalīties, tad lūdzu, Tālo, lūdzu vārdu. Jā, liels paldies, un es atvainojos, ka drusku jūsu kārtību sajauc, bet es tiešām gribēju ar lielu prieku izteikties. Faktiski es varētu teikt par visiem 3 kandidātiem. Arī Pauls Dāja, es labi atceros, kā viņš uzstājās un pārliecināja to laiku, kad viņš kļuva par, un kad mēs balsojām par viņu kā par Zinātņu akadēmijas korespondētāju locekli. Un arī Ivars Iejaps, arī tieši tas pats, es atceros viņu spilgto runu un pārliecināja mūs, man liekas, tur ļoti vienprātīgi toreiz jau balsot. Un pats varbūt tas būtiskākais ir, ka mums ar tiem kandidātiem, un šī gadījumā es par Ivaru Iejapu gribu teikt, ir 2 veidi tie kandidāti, kas top par kandidātiem. Ja? Kā vieni ir tādi, kurus mēs varas akadēmijā gandrīz neredzam, te varētu noteikti arī jūs nosaukt no mūsu nodaļas dažus. Ja? Pirms gadiem jau 10 vai 8 ievēlētos, un tā arī neesam viņus gandrīz nereizi redzējuši. Un otri, kuri tā sakot, ikdienā, tad, kad ir nepieciešams, un arī aktivitātēs nodaļas piedalās un konsultācijas tiešām neatkarīgi kādus amatus sniedz Ivars, vienmēr, teiksim, uz viņu var paļauties, vienmēr viņš atradīs laiku, neskatoties uz saviem pienākumiem, protams, un katrā ziņā, viņš visu šo laiku, faktiski esot tajā korespondētā locekļa statusā, ir, man liekas, tiešām ļoti, ļoti cieši sakars uzturējis ar akadēmiju, tā kā es bez mazākām šaubām domāju, ka viņš ir ļoti, ļoti labs papildinājums mums, un es uzrakstīju arī rakstiski savu ieteikumu, pareizāk atbalstu ieteikumam ievēlēt par korespondētā locekli Plepa kungu, Jāni Plepu. Un man jāsaka, ka tas arī īstenībā ir viens unikāls cilvēks vienā ziņā, vislabākā nozīmē. Ja? Un, ja tā paskatās, es arī to aprakstu savā vēstulē, ka faktiski viņš jau neskatoties arī uz ļoti tādiem, apreibinošiem amatiem, gan vairāku valsts prezidentu padomnieks, gan pēdējais Levita, un pirms tam vēl arī, tā sakot, bija valsts reformu komisijā, kas strādā zem valsts prezidents vēl Bērziņa, un mācību grāmatas sarakstījis, un veselu virkni zinātnisku rakstu publicējis, bet varbūt es pats atkal interesantāk, es vienmēr tomēr pievēršu uzmanību tam, cik tas cilvēks ir saistīts un cik tomēr viņš vērtē augstu zinātņu akadēmiju. Un par to Jāni Plepu ir tā, ka faktiski viņš jau 2003. gadā, tā pirms 20 gadiem, es skatos, viņš jau vispār, kad vēl es jāsaka, vēl viņu tik labi pat nepazinu, viņš jau ir iesaisties jauno pētnieku konferencē, ko organizē Zinātņu akadēmija tieši jurisprudencē un politoloģijā, un uzstājies, un viņa runa ir publicēta jau pirms 20 gadiem pirmā Zinātņu akadēmijas izdevumā. Un pēc tam faktiski, visos gandrīz tādos projektos, kur man arī pašam nācies būt un daudziem no klātesošiem, piemēram, tātad Latvija un latvieši, ja? Gan latviešu izdevumam 4 sējumos, gan pēc tam angļu, krievu un latviešu saīsinātajā versijā pārstrādātiem rakstiem Jānis Pleps, tā sekot, visos šajos projektos ir piedalījies uzrakstot rakstus, un arī faktiski pēdējā tā grāmata, kas, jāsaka, diezgan liela tāda atzinība arī izpelnījās, tā ir par Jānis Pleps, tā sekot, visos šajos projektos ir piedalījies uzrakstot rakstus, un arī faktiski pēdējā tā grāmata, kas, jāsaka, diezgan liela tāda atzinība arī izpelnījās, tā ir par Latvijas nepārtrautības doktrīnu vēstures kontekstā, kur arī ļoti, ļoti viens no tādiem autoriem redzamiem šajā rakstu, varētu teikt, tādā monogrāfijā, bet nodaļu vienu rakstīja Jānis Pleps.
Tā kā faktiski ir jau vesela virkne darbu, 20 gadu garumā, ja tā varētu teikt, kurus organizēja Zinātņu akadēmija un bez kādām ierunām un visaugstākais, teiktu, kvalitātē. Jānis Pleps kā jurists ir sagatavojis rakstus, kuri visi arī attiecīgi vai nodaļas monogrāfijās ir Zinātņu akadēmijā publicētas. Nerunājot par arī vēl te varētu pieminēt arī īpaši juristi jau zina to satverst. Raksta autors, gan arī zinātniskais redaktors. Tā kā es domāju, tik tiešām secinājums man ir tāds, ka šajā rudenī mūsu nodaļā ir paši tāds spēcīgākie kandidāti. Gan Pauls Daja, gan tā sakot arī Ivars Ieps, gan arī Jānis Pleps, un es tiešām gribētu ļoti aicināt pa visiem viņiem balsot atbilstoši, kur par īsteno locekli, kā tur paredzēts, un Jāni Plepa par korespondentu locekli. Kāda man jautājumi, tad labprāt arī atbildēšu. Paldies par raksturojumu, ļoti izvērstu, ļoti pamatot, es domāju, kur arī man pieredze ir, es varu pievienoties, parakstīties gandrīz katru vārdu, ko Paulovs Jūns tikko sacīja. Jā, bet kolēģi, varbūt kāds grib kaut ko arī pajautāt Jūnču kungam. Akadēmiķim Jūnzim pareizāk būtu teikt mūsu vidē. Šķiet, ka nav jautājumu. Labi, tad būtībā jau es uzskatu, ka šī ir tas interesantais laiks, kad mēs uzklausām gan arī mūsu jaunos locekļu kandidātus, gan arī uzklausām zinātnes sasniegumus. Visas šīs sēdes, manuprāt, ir interesantas un katrā kaut ko var iegūt. Bet tā tad, ja jautājumu tālāk nav, tad kā pirmā man ir gods aicināt Paulu Daju. Dažos vārdos par Paulu, tātad viņš ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības, saprotu, ka nodaļas vadītājs, laikam Paulu, Un kā korespondētāja loceklis kopš 2018. gada, tātad zināms laiks jau pagājuši 5 gadi. Domāju, ka Pauls šajā laikā ir apliecinājis, ka viņš ir cienīgs pēc nākošo soli. Lūdzu, Paulu. Aicinu iekļauties apmēram 20 minūtēs, bet es domāju, ka liela problēma nevajadzētu būt. Šeit arī man 5 vienkārši ir arī pašam vēl viena sēde tiešsaistes. Tā kā cerams, līdz tam laikam beigsim. Jā, Paulu, lūdzu. Labdien, kolēģi, liels prieks jūs attālināti redzēt. Un, es ceru, ka ar manu ekrānu viss ir kārtībā. Paldies par iespēju. Paldies par iespēju šodien drusku iepazīstināt ar sevi un savām manām pētnieciskajām interesēm, kas arī redzamas slaida nosaukumā. Es vislabprātāk šodien pēc iespējas mazāk runātu pats par sevi, bet vairāk par tām lietām, kas man liekas aktuālas apgaismības laikmeta izpētē, bet pašā sākumā vienīgi pieminēšu, ka pētnieciskajā darbā drīkst ierēķināt arī studiju laiku, tad nākamgad apritēs tieši 20 gadi, kopš es interesējos par apgaismības laikmetu, par 18. gadsimta otrās puses un 19. gadsimta sākuma grāmatniecību un nodarbojos ar šī laika izpēti. Latvijas Universitātē es studēju literatūru zinātni, aizstāvēju disertāciju 2013. gadā, un man bija vienlaikus iespēja arī papildināt studijas Vācijā. Pēc tam es turpināju darbu Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē un arī Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Un ar laiku man izveidojās ar vien ciešāks kontakts un sadarbība ar Nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu nodaļu, kas senākā posmām literatūras pētniekam, protams, ir otrās mājas. Un šobrīd esmu pētniecības vadītājs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Es pieminēju savu disertāciju un ceru, ka jūs redzat nākamo slaidu.
Nav pāršķīries. Bet tagad? Tagad redzam, jā. Jā. Šeit tikai vēlos atzīmēt, ka no manas disertācijas izauga monogrāfija apgaismība un kultūra pārnese 13. gadā, ko es vēlāk pārstrādāju angliski lasošajai publikai 2017. gadā. Un droši vien varu jau atklāt to, ka nākamā gada pirmajā pusē cerams nāks klajā mana monogrāfija, kurā es raugos uz to, kā apgaismības idejas, kuras esmu aplūkojis iepriekš, kā tās turpinās 19. gadsimta pirmajā pusē Biedermeiera laikmetā. Arī piebildīšu, ka apgaismības laikmeta izpēta man ir ļāvusi reizēm aiziet arī kādos sānu ceļos vai aizklīst šajos ceļos, pievēršoties tādiem tematiem kā lasīšanas vēsture, kā hernhūtiešu kustība, arī nacionālo attiecību un vācu-baltiešu attēlojums 19. gadsimta beigu literatūrā, taču lielākoties jau šīs tēmas ir vedušas atpakaļ pie tās problēmas, ko vēlos arī mazliet ieskicēt šodien, proti, kā īsti apgaismības laikmets un Baltijas vāciešu filantropiskā darbība ir ietekmējusi latviešu kultūras veidošanos. Šeit tāds drusku ilustratīvs slaids, kurā es vēlējos attēlot to, ka kā literatūra zinātniekam mani pētījuma avoti, protams, ir grāmatas, ne tikai daļliteratūra, bet te jau viss, kas ir rakstīts latviešu valodā apgaismības laikmetā, tātad varbūt precīzāk runāt nevis par literatūru šajā sakarā, bet par literāro kultūru. Iespiedarbu skaits, ja mēs vēl pievienojam kalendārus un periodiku, protams, ir mērāms simtos, un viena lieta, kas man bija pārsteigums savulaik uzsākot pētniecisko darbu, bet pie kā tagad jau esmu pieradis, ka ievērojama daļa šo tekstu līdz šim ne tikai nav pētīti, bet daži arī, kā liekas, nemaz nav lasīti. Ir iespēja ļoti daudziem jauniem atklājumiem vēl aizvien, un šī iespēja dubultojas, ja mēs pievienojam vēl visus kontekstus gan Baltijas provincēs, gan ārpus tām ziemeļaustrumu Eiropā. Un vēl svarīga lieta, ko es vēlos šeit atzīmēt, un kas man liekas būtiski apgaismības pētniecībā, un kam arī pēdējos gados pats cenšos pievērsties, ir saistīta ar to, ka šeit mēs redzam grāmatu nosaukumus, un šur un tur arī grāmatu autors un izdevējs, bet tas, ko mēs neredzam, ir lasītāji, tirgotāji, cenzori, iesējēji, kas reizēm kļuva arī par tirgotājiem, iespiedēji un tā tālāk, respektīvi visi grāmatniecības ķēdes locekļi. Un man šķiet svarīgi arī literatūras zinātniekiem reizēm nedaudz spērt soļus pa labi vai pa kreisi starpdisciplinaritātes virzienā un varbūt pietuvoties tam, ko mēs devējam par grāmatniecības vēsturi, tātad ietvert visu šo ķēdi savā redzeslokā. Jā, man pašam, protams, liels kārdinājums ir runāt par konkrētām grāmatām un autoriem, bet es mēģināšu to pārvarēt. Un drīzāk pievērsīšu šajās minūtēs uzmanību vairākām problēmām, kas man šķiet aktuālas apgaismības pētniecībā, un arī, kuru izpēti, manuprāt, saistīta ar mūsdienu rietumu kultūra telpas diskusijām par to, ko mēs saprotam ar apgaismību, un vai mums ir nepieciešams 21. gadsimtā atgriezties pie tās un veidot apgaismību numur 2. Es esmu izcēlis 3 problēmas, vienu apzīmējis ar frāzi viņpus Stendera un Merķeļa, otru ar atslēgu vārdu tīkls un trešo ar iespaids. Stenders un Merķelis ir vislabāk pazīstamie vārdi no šī laikmeta. Tādi, var teikt, 2 prožektori, kas izgaismo visu nākamo 19. gadsimtu un droši vien jau kaut kādos aspektos arī 21. gadsimtu, bet, protams, šo prožektoru gaismas ēnā var pazust daudzi citi apgaismības dalībnieki, arī daudzi citi apgaismības virzieni. Stenders tradicionāli ticis asociēts ar tā dēvēto mēreno apgaismības spārnu, jeb tautas vai zemnieku apgaismību, kamēr
Merķelis ar radikālo. Bet droši vien jau nav nekāds pārsteigums, ka šī polarizētā izpratne nav vienīgais veids, kā mēs varam pietuvoties apgaismības idejām un grāmatniecībai. Ir vēl dažādi citi ceļi, kurus 18. gadsimta un 19. sākuma laikabiedri izvēlējās iet. Lūk virkne ar dažiem citiem, lielākoties jau Baltijas vācu mācītājiem, kuri ir atstājuši ļoti būtisku nospiedumu latviešu kultūrā, arī nospiedumu laika posmā, kad paši latvieši atradās krustcelēs starp vienu asimilācijas ceļu, domājot par pārvācošanos vai pārkrievošanos, un līdzās tam nacionālās kultūras ceļu. Un ir ļoti interesanti izsakot tam, kā šie mācītāji un citi literātu kārtai piederīgie autori ir tomēr devuši zinām ieguldījumu par labu manis minētajam otrajam ceļam. Domājot par Stenderu un Merķeli, droši vien manis pieminētais pretstats starp mēreno un radikālo apgaismību iezīmē arī latviešu historiogrāfijā tādu atsevišķos gadījumos pretstatu starp it kā pareizo vai nepareizo apgaismību vai īsto un neīsto apgaismību, kas bija ļoti aktuāls arī pašiem laikabiedriem. Jā, man šķiet, ka, ja mēs raugāmies uz visiem apgaismības procesa dalībniekiem, tad no vienas puses ir svarīgi droši vien raudzīties uz viņiem kontekstā ar tām lielajām pārmaiņām, kas notika 19. gadsimtā visu gadsimtu garumā latviešu kultūrā un kurām pēc mirkļa pievērsīšos. Un otrkārt, protams, ir nepieciešams ieaudzēt šos aizmirstos vārdus arī latviešu kultūras atmiņā. Šeit esmu iezīmējis arī chronoloģiskās aprises, kas ir ļoti plašas, pretēji bieži vispār pieņemtam uzskatam, droši vien var teikt, ka apgaismība vēl ilgi 19. gadsimta laikā turpinās, un iespējams arī, ka 1848. gads nav pēdējais, kurā mēs varam runāt par apgaismības iespaidu uz mūsu kultūru. Līdzās tam es jau ieskicēju mazliet literatūras pētījumu specifiku. Man liekas ļoti svarīgs ir tas līmenis, kurā mēs runājam par literatūras sociālo vēsturi, tātad iespēju raudzīties uz tekstiem ne tikai kā dažādu sabiedrības problēmu atspoguļotājiem, bet arī kā to ierosinātājiem, risinātājiem. Un, protams, arī literatūra vienmēr ir manifestācija noteiktai pasaules izjūtai, kas īpaši apgaismības laikā varbūt bieži vien atklāja vairāk nekā manifesti vai publicistiski teksti. Otrs vārds, ko vēlos šodien iezīmēt, ir tīkla jēdziens saistībā ar kultūras importu un eksportu, arī kultūra pārnesi. Un šajā ziņā latviešu grāmatniecība, man liekas, ir ļoti interesants piemērs, kas ir saistošs ne tikai mums pašiem, bet arī kolēģiem ārzemēs. Piemērs Eiropas ideju tīklojumam 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta sākumā. Piemērs tam, kā idejas un koncepti ceļo no vienas vietas uz otru un ļoti ievērojamā veidā mainās šo ceļojumu vai galamērķu sasniegšanas rezultātā. Protams, tas ir arī jautājums par Baltiju kā perifēriju un viens no interesantiem diskusiju objektiem un tēmām, par ko arī es pats esmu bijis rosināts domāt, ir tas, ka iespējams priekšstats par Baltiju kā Eiropas nomali apgaismības laikmetā ir mīts, kuru būtu vērts pārskatīt, patiesībā sakot, kā tāds centrāls punkts ceļā starp Vāciju, Franciju no vienas puses un Pēterburgu, Maskavu no otras. Baltija bija viens no svarīgiem centriem, un arī to mēs redzam pētot, kā teksti tika tulkoti, pārnesti, idejas aizgūtas un pārņemtas.
Un, protams, vienmēr ir iespējams arī, un par to es diezgan daudz esmu arī rakstījis un domājis, iespējams, ka tāds kultūras iespaidu imports kā vienvirziena iela nav pareizais veids, kā skatīties arī uz pārmaiņām latviešu literārajā kultūrā, bet drīzāk tieši savstarpējā tīklojuma atklāšana ir daudz produktīvāka un rosinošāka. Un, protams, esmu jau pats pieradis, ka jebkura saruna par apgaismības mantojumu ir vienlaikus arī saruna par Baltijas vāciešu pretrunīgo lomu mūsu vēsturē. Un skaidrs, ka droši vien jau viena pieeja, kas varētu ļaut šo lomu izgaismot plašāk, ir saistīta ar postkoloniālismu un koloniālismu studijām. No otras puses, domājot par Baltijas vāciešiem, tas parasti jau nākas nokļūt tajā telpā, kuru veido tas, ko es gribētu saukt par divu grāvju teoriju. Mēs vai nu šo mantojumu idealizējam un glorificējam, vai arī gluži otrādi demonizējam. Manā pārliecība ir tāda, ka tieši literārā kultūra un grāmatniecība ir tā telpa, kurā ļoti spilgti atklājas Baltijas vāciešu mentalitātes pretrunīgums un filantropiskā un koloniālā attieksme vienlaikus, kas ar vienu roku dod un ar otru ņem. Un tāpēc man šķiet, ka arī diskusijās par pagātni, par vēsturi mēs varētu daudz ciešāk integrēt grāmatniecības pētījumus, tad būtu iespējams iegūt līdzsvarotāku priekšstatu par to, ko Baltijas vāciešu paveiktais nozīmēja 19. gadsimtā un kā mēs varam to interpretēt mūsdienās. Visbeidzot, iespaids šajā slaidā esmu izvēlējies epizodi ar dzimbūšanas atcelšanu, kuras saikne ar apgaismības idejām komentārus neprasa, bet vienlaikus šeit būtiski iezīmēt dažus aspektus, kas ir svarīgi apgaismības kultūrā kopumā Baltijas provincēs. Viena no ļoti trāpīgām metaforām pieder Juliusam Ekartam, kurš runāja par Baltijai tik raksturīgo rūkšanas procesu. Tas savā ziņā ir saistīts ar to, ka vējš nekad nepūta no vienas puses, bet no vairākām vienlaicīgi. Dažādas idejas miedarbojās, kā mēs to vislabāk redzam ar hernhūtiešu un stendera tradīcijas līdzās pastāvēšanu, bet redzam arī daudzos citos aspektos. Un šajā ziņā apgaismības iespējas, un tas ir diezgan svarīgi, bieži vien ir aprakstāms tajā valodā, kādu lieto sociālās zinātnes, kad runā par neparedzēto seku likumu. Bet var jau būt, ka kultūrā tas vienmēr tā darbojas visos gadsimtos. Acīm redzot, pie tūlītēja apgaismības iespaidu uz latviešu sabiedrību ir minama gan lasīšanas revolūcija, tātad pārēja no intensīvās uz ekstensīvo lasīšanu, gan arī izglītības līmeņa celšanās, bet līdzās tam man šķiet ļoti svarīgi domāt varbūt pat ne tikai par nacionālo atmodu un jaunatviešu kustību, bet vispār par to fenomenu, ko mēs varam saukt par nacionālo izrāvienu 19. gadsimta otrajā pusē attiecībā uz latviešu kultūru, kura ļoti straujos tempos, varbūt reizēm pat pārāk straujos, nostājās līdzās citām Eiropas kultūra nācijām. Un šajā ziņā es esmu mēģinājis līdz šim aizstāvēt argumentu, ka apgaismības literārajai kultūrai, protams, blakus dažādiem citiem impulsiem bija ļoti būtiska nozīme šajā izrāvienā, bet vienlaikus es esmu pārliecināts, ka šajā ziņā vēl diskusijas varētu turpināties, vēl var būt dažādi argumenti gan par, gan pret, un man ir arī cerība, ka mēs šeit Zinātņu akadēmijas humanitāro un sociālo zinātņu nodaļā varētu par šo tēmu vēl nākotnē diskutēt, tīpaši saistībā ar to, ka apgaismības jēdziens ne tikai Latvijā, bet visā rietumu pasaulē arī saistībā ar pēdējo gadu notikumiem
ir ieguvis pavisam jaunu nozīmi. Vai mēs vienmēr saprotam, ko mēs domājam ar šo jēdzienu, kad mēs to izmantojam, vai mēs domājam precīzi, tas ir pilnīgi cits jautājums. Visbeidzot, es ceru, ka jūs man piedosiet, ja es noslēgšu savu prezentāciju uz atsauci uz autoritāti. Es šeit vēlos pieminēt Jāni Stradiņu, kurš, kā tas noticis nereizi vien, ir trāpīgāk noformulējis domu, nekā es pats to spētu, kurš norāda, ka ne tikai pēdējā laika notikumi, bet arī senāki ir svarīgi, lai mēs labāk saprastu sevi. Jautājums, kuru droši vien uzdod arī Stradiņa citāts, ir tas, kādas ir šīs balstis un atbalstis no apgaismības laikmeta, kuras mēs varētu dzirdēt. Un droši vien viena no tām, man liekas, ir saistīta ar to milzīgo nozīmi, kādā latviešu kultūrā ir vēsturiski piešķirta izglītībai, un tad, protams, ir labs jautājums, vai mēs to varam arī apgalvot par mūsdienām. Un no otras puses, arī domājot par apgaismības laikmeta relevanci šodien, ir jādomā par tādu vēsturiski vērojamu nepieciešamību kultūrā pēc kāda skolotāja autoritātes vai arī atbalsta impulsa no malas un no ārpuses. Un ja mēs tādu novērojam gan vēsturiski, gan, ko var zināt arī mūsdienās, tad acīm redzot, arī šeit mēs varam vilkt paralēlis ar apgaismības mantojumu un ar hierarhiskajām struktūrām, kas tolaik eksistēja gan ideja izplatīšanā, gan arī kultūras procesu veicināšanā. Man liekas, esmu iekļāvies savā laikā, tāpēc saku paldies par uzmanību. Paldies par tiešām ļoti interesantu ziņojumu. Paldies, Paul. Lūdzu, kolēģi, jautājumu ziņotājiem. Jā, man ir, paldies. Man daudz ierosmi, klausējos ar milzīgu interesi un trāpīgas metaforas, spilgti salīdzinājumi, ļoti iederīgi raksturojumi, arī ciešās sasaucēs ar jautājumiem, ko priekšplānā vai otrajā plānā esmu pat risinājusi dažos no saviem darbiem. Arī ir bijis prieks sadarboties ar Paulu, viņa un Benedikta Kalneča kopā veidotajā izdevumā, kas ir arī mūsu konkursos godalgots, un to mēs visi zinām, bet man ir ziņkārības jautājums par vienu elementu, par vienu motīvu stāstījumā, par latviešu straujo nostāšanos līdzās citām kultūras tautām, un tur bija frāze, varbūt pat pārāk strauji. Un kas šajā brīdī, varbūt intuitīvi, varbūt apzināti, bija domāts ar to pārāk strauji? Vai par daudz, vai pret kādas pretrunīgas paralēlas parādības, tur gribētos kādu komentāru? Man liekas, ka kad mēs īsti neesam izvērtējuši šo procesu un teikdams varbūt pat pārāk strauji, protams, es atsaucos uz laikabiedriem 20. gadsimta sākumā. Šeit droši vien ļoti spilgts ir Puriņu klāva apcerējums latvieši 20. gadsimtam atnākot, bet arī citi, kuri ir teikuši, ka varbūt tik straujā, citējot Puriņu klāvu, tādā ātra vilciena braucienā, kur viena ainava zib aiz otras, ir tendence arī ne tikai cilvēkam pašam, bet arī kultūrai iet drīzāk plašumā nekā dziļumā un kļūt ļoti viegli iespaidojamam no dažādiem krāsainiem iespaidiem, kas, protams, rada arī kaut kādus riskus. Man liekas, ka laikabiedri 19. 20. gadsimta mijā uztvēra šo procesu varbūt asāk un nopietnāk nekā vēlākā laika pētnieki mēs to esam uztvēruši. Jā, bet tad šajā kontekstā tā atsaucas Puriņu klāvu, tas jauki, bet jūsu skatījumā šobrīd, jūs viņam pievienojaties pārāk strauji, bija kāds cits variants, kas būtu? Jā, es neesmu drošs, vai šis ir tāds skatījums, kur ir vērts pievienoties vai nepievienoties. Man liekas, ka
tur daudz sarežģītāk. Šī pati ideja par straujumu, man liekas, tāda refleksijas sarunas un izpētes vērta, jo patiešām, ja mēs noliekam sev uz Eiropas kartes, tas pātrinājums ir tāds fenomens, kas Ziemeļaustrum Eiropai ļoti raksturīgs. Un, jā, es nezinu, man grūti teikt, tur būtu diezgan jāiedziļinās, lai nostātos kādā pusē. Jā, tāpēc, ka izklausījās no stāstītā, ka tas pieļāvums tāds, ka pārāk strauji, ka tas ir jūsu vērojums no šī brīža skatpunkta. Bet gribētos komentēt, bet tā tiešām būtu plašākas sarunas vērta tēma, ka to pātrinājums sajūta izpaudās ļoti daudzās jomās, ne tikai latviešu kultūrā, un daudz to ir komentējuši, nesaistot ar nācijas attīstību, ar nacionālās kultūras attīstību, bet ar mākslas pārvērtībām, ar ļoti daudz ko citu. Un tad mēs varam paskatīties arī citādi, kas būtu noticis, ja viss ritētu tā lēni un apdomīgi, un tomēr attaptos tajā pašā Pirmā pasaules kara situācijā, kas notikt, ja tomēr šī izrāviena pirms tam nebūtu bijis. Jā. Tajās notikumu kombinācijās, bet, protams, ārkārtīgi daudz ierosmi. Es domāju, ka sarunas un pētījumi un pārdomas turpināsies arī tālāk. Kopīgi un atsevišķi. Paldies! Paldies, gan par jautājumu, gan atbildi. Es redzu, ka Dats Markus ir pacēlis roku, lūdzu. Dats. Jā, paldies. Varētu teikt, ka Pauls Daija ir audzis arī manā acu priekšā. Sākot no studijām, no studentā, tālāk no jaunā literatūras zinātnieka, un tagad ir ārkārtīgs prieks par šo. Bet es gribēju pievērst uzmanību tam, ko sacīja Tālavs Jundzis, ka svarīgi, kā mūsu korespondētāju locekļi iekļaujas Zinātņu akadēmijas organizētā darbībā. Un man bija ārkārtīgs prieks dzirdēt, lūk, pēdējā pasākumā Gaismas vārtu atvēršanas pasākumā, kā arī Pauls Daija tur ieguldījis savu devumu. Tā ka paldies par to. Bet man ir arī jautājums, kurš ir tas darbs, kuro lasīt par lasīšanas vēsturi? No jaunākajiem jūs domājat, vai ne? Jā. Mēs izdevām pirms dažiem gadiem grāmatu Lasīšanas pandēmija. Mēs sākām ar tādu eseju ciklu kopā ar dombiedriem, ko publicējām internetu žurnālā Punktum. Un beigās jutām, ka to ir vērts arī apkopot grāmatā. Pašlaik mēs jau esam uzsākuši darbu pie nākamā cikla, kas būs vairāk veltīts nevis lasīšanas vēsturē, bet lasīšanas teorijai. Tur tikai var novēlēt veiksmi, lai novestu to līdz grāmatas vākiem. Jā, es zinu tikai, ka pedagoģijas zinātnē arī ir viena disertācija pavisam nesen aizstāvējis Andris, ja nemaldos, Krieķis, kur lasīt prasme ir ļoti daudz aprakstīta. Paldies, pierakstīju. Paldies. Dats, lūdzu, noņemiet arī rociņu, citādāk es visu došu vārdu visu laiku. Paldies. Lūdzu, kolēģi, vēl kāds jautājums? Varētu jau daudz ko jautāt Paulam, bet varbūt vienu jautājumu tomēr uzdošu tā uz atvadām. Vai tiešām mana paša šī problēma reizēm moka, vai tiešām tās 19. gadsimta straujais izrāviens un straujais izglītības pieaugums nav radījis mūsos tādu mītu, kuru mēs uzturam vēl jau projām, ka mēs esam salīdzinoši izglītot un kulturāla tauta. Katrai paudzei tas, man liekas, tas ir jāuzaudzē no jauna. Kā tev pašam šķiet, vai tas turpinās, vai tiešām mēs to kapitālu jau esam iztērējuši? Jā, man liekas, ka vai mēs esam izglītota tauta, tas laikam nav īstais jautājums. Īstais ir, cik liela loma izglītībai ir tajā veidā, kā mēs par sevi domājam. Un kā mēs sevi prezentējam citiem. Un tajā ziņā es neesmu pārliecināts, ka 21. gadsimtā izglītībai un zinātnē ir tā pati vieta mūsu tādā iztēlotajā
iztēlotajās identitātes struktūrās, kāda tā bija 19. gadsimtā. Tas apmēram bija tas jautājums. Jā, paldies, Pauli. Jā. Labi, es domāju, ja bija jautājums par to, par Pauli piesaisti Zinātņu akadēmijai, tu jau pats sacīja, ka mums ir jāorganizē kāds seminārs kopīgs, kāda pēcpusdiena, kas ir veltīta apgaismībai. Padomāsim pie tā. Tā, protams, ir lieliski ierosme, es domāju, un tā kā ar to vien jau tu esi apliecinājis to, ka tu esi gatavs strādāt un sadarboties un arī turpmāk veltīt savu pienesumu Zinātņu akadēmijai. Tā kā liels paldies tev un darbojoties augstākā statusā, es domāju, tas būs vēl produktīvāk. Paldies, Pauli, paldies. Tā kā nākošajam, tad man ir gods aicināt šobrīd tālu viesi Ivaru Ijabu, kurš ir arī īstenā locekļa kandidāts. Tad pāris vārdus par Ivaru Ijabu. Kā zināms, viņš ir Eiropas parlamenta deputāts, arī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors, bet korespondētāja locekļa statusā mūsu akadēmijā no 2017. gada. Tad lūdzu, Ivar, saprot, ka no tālās Japānas. Kā ar skaņu. Tagad es esmu dzirdams. Jā. Labdien! Pirmkārt, paldies par iespēju uzrunāt šo prominentu auditoriju. Otrām kārtām man ir jāatvainojās, ka man ir seja ēnā, kas nav labs stils šādās prezentācijās, bet es, diemžēl, nevaru dabūt vairāk gaismas viesnīcā būdams. Pirmkārt, jāsaka, ka man ir patiešām liels prieks ne tikai būt kopā šeit ar jums, kā Latvijas Zinātņu akadēmijas humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa, bet arī ar diviem līdzkandidātiem, kuri ir ļoti labi kolēģi un ļoti labi. Es uzdrošināšos teikt dombiedri, proti Pauls Dāja un Jānis Pleps, kurš uzstāsies pēc manis. Mana joma pētniecībā ir politisko ideju vēsture. Tas ir saistīts arī ar manu līdzšinējo akadēmisko gājumu. Es esmu politikas zinātnē nonācis no humanitārajām zinātnēm. Es esmu filozofiju studējis pēc izglītības, un arī mana darbības joma ir uz robežas starp filozofiju un politikas zinātni, kas arī ļoti lielā mērā nosaka manu interešu loku, proti es strādāju vairāk ar tekstiem nekā ar, teiksim tā, tiem materiāliem, ar kuriem parasti strādā tādi eksaktāk orientēti politikas zinātnieki. Ja raugās uz manu akadēmisko piesaisti, tad, kā jau akadēmiķis Zemītis tika norādījis, es līdzās savam darbam Eiropas parlamentā paralēli arī esmu Latvijas Universitātē, kur es joprojām katru nedēļu strādāju ar studentiem, vienlaikus arī ne tikai lasot lekcijas, kas ir vairāk vai mazāk saistītas ar tādu politikas teoriju, politiskām ideoloģijām, arī ar diplomātiju, kursus, bet arī strādājot ar doktorantiem, kas, manuprāt, ir visnotaļ svarīga darba sastāvdaļa, lai uzturētu arī sevi formā, kas tomēr ir jādara. Ja raugās uz maniem līdz šim publicētajiem darbiem, tad Latvijā droši vien ne man jums to stāstīt, jūs to zinat krietni labāk par mani. Zinātniskā darba dalīšana reizēm ir diezgan ierobežota. Politologi to arī izjūt diezgan izteikti. Līdz ar to tās tēmas, ar kurām ir iznācis nodarboties, un arī tā skaitā tās publikācijas, kas ir tikušas nopublicētas, recenzētos starptautiskos izdevumos, es te vienkārši uzlieku tos vākus, lai apmēram stādītos priekšā, par kādiem izdevumiem ir runa. Tās tēmas man ir bijušas pietiekoši plašas. Man ir publikācijas, kas ir saistītas ar
politisko ideju vēsturi, kas ir man pamattēma, bet man ir publikācijas, kas ir saistīts ar demokrātijas teoriju. Piemēram, man te nesen vienā auditorijā norādīja, ka man visvairāk citātā publikācija ir saistīta ar pašaizsargājošo demokrātiju. Bet man ir arī publikācijas interdisciplināras, piemēram, pēdējo gadu laikā mēs diezgan intensīvi sadarbojamies ar kolēģiem no Tehniskās universitātes, tie ir siltumtehniķi, enerģētiķi, kurus ļoti interesē jautājumi no sociālzinātniskā aspekta, kāpēc Latvijā, piemēram, cilvēki nevisai grib un nevisai ir spējīgi siltināt savas dzīvojamās mājas. Un šādos projektos man arī pēdējā laikā ir iznācis piedalīties tādā ziņā, iegriežot arī to, kā saka, tīri zinātnisko darbību tādā praktiskākā gultnē, kas arī pa daļai ir daļa no mana darba Eiropas parlamentā, kur es esmu viceprezidents tajā Eiropas parlamenta zinātnes un tehnoloģiju nākotnes kopai, kur šajā sakarā es arī, diemžēl, šobrīd esmu, kā saka, līdzīgi akadēmiķim Junzim Japānā. Bet droši vien, ka pēdējais darbs, par kuru būtu vērts parunāt un pastāstīt, kas ir bijuši pēdējo gadu aktualitātes tādā manā pamattēmā Latvijas politisko ideju vēsturē, tā ir šī grāmata, kas iznāca šī gada sākumā, apgādā Jūmāva nepateicīgie latviešu politiskās domas pirmsākuma Eiropas kontekstos, kas ir izpelnījusies arī, zinām, rezonanci jaunajā Letonikas žurnālā recenzija, tur būs arī, cik es saprotu, tajā Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung, un tādās vietās būs recenzijas, kas, kā saka, visinteresantākie ir lasīt tās recenzijas, kas ir kritiskas un par kurām ir vērts padomāt, un, protams, ka šī grāmata ir pelnījusi arī kritiku. Tā ir, sākotnēs bija iecerējis aprakstīt latviešu politiskās domas dzimšanu, nosacīt tajā nogrieznī no jaunlatviešiem līdz jaunai strāvai un līdz 5. gada revolūcijai, un uzrakstīt to tādu lielu, izteikti akadēmisku, visdrīzāk jau angliski rakstītu grāmatu, kas savā ziņā turpinātu vienu lietu, ar kuru es biju saistīts kopš 2009. gada, proti Oxford University Press izdeva tādu centrāla austruma Eiropas politisko ideju vēstures kompendiju 2 sējumos. Man tur bija tas gods nosegt Latvijas daļu, un es ar ļoti daudzām lietām aizrāvos tieši strādājot kopā ar citu valstu kolēģiem, lai saprastu, kā, piemēram, latviešu nacionālā ideja atšķirās no lietuviešu vai čehu vai igauņu nacionālās idejas, tāpat kā sociāldemokrātija Latvijā redz lietas atšķirībā no piemēram, serbu sociāldemokrātijas. Un tāpēc man likās, ka tas latviešu stāsts ir jāizstāsta. Es, diemžēl, angliski šo grāmatu vēl neesmu uzrakstījis, un tas, acīm redzot, ir tuvāko gadu jautājums, lai to izdarītu, bet, manuprāt, bija ļoti svarīgi tomēr izstāstīt to stāstu arī latviski. Un gal galā, šādā veidā iespējams arī grūžot mazlietiņ vairāk tādā polemikas virzienā, lai paskatītos uz tiem cilvēkiem, par kuriem jau lielā mērā cienījamais Dājis kungs, iepriekšējais runātājs, tika runājis, proti par šiem mūsu agrīnajiem tautiskajiem aktīvistiem, tiem, kas 1856. gadā iznāk uz skatuves un sāk 61. izdot laikraksts Pēterburgas avīzes. Mēs ļoti labi zinām, kādi viņi bija apgaismotāji un kādas viņiem bija tās viņu pedagoģiskās darba kārtības. Vai ne? Šeit pieskaitot arī, protams, iespējams pirmo latviešu tādu lielo kultūrālo nacionālistu Kronvaldāti, bet mēs diezgan reti uzdodam jautājumu, ko tie cilvēki domāja politiski. Proti, kā viņi redzēja tās varas attiecības Baltijas provincēs vai Baltijas guberņās tajā laikā, un kā viņi redzēja to latviešu nākotni
ņemot vērā to, ka, protams, latviešu tautiskā kustība un latviešu vispār sabiedriskie aktīvisti strādāja visnotaļ nelabvēlīgos apstākļos, jo viņiem bija darīšana ar diviem ultrakonservatīviem, koloniāliem savā dziļākajā būtībā spēkiem. Viens no tiem bija šī te vācu-baltu mužniecība, kur no vienas puses, protams, dažādos veidos mēģināja atbalstīt latviešu tādus kulturālos centienus, mācīt viņiem lasīt un vākt folkloru, bet vienlaikus, ja mēs pastamies, ko, piemēram, politiski ir rakstījis tas pats Bīlenšteins, par to, kāda ir latviešu politiskā nākotne, tad viņš teica, ka, ziniet, ar visām tām savām slimīgajām pašnoteikšanās idejām labāk sēdiet klusu, jo skaidrs, ka, jums vienīgā nākotne augstajā kultūrā ir asimilēties dižajos vācu kultūrā. No Krievijas puses tieši tas pats, tikai, tā Krievi ietekme ienāk vēlāk, un tur interesants ir tieši tas konteksts, kā šie abi divi koloniālie spēki, proti Krievijas impērija un vācu-baltu aristokrātija, mēģina izspēlēt tos latviešus vienu pret otru. Tas ir tas lielā mērā konteksts, bet vienlaikus šajā pašā laikā latvieši nostājas politiski uz savām kājām. Protams, ka tas, ar ko šī grāmata noslēdzās, ir nostāšanās uz savām kājām ne tajā varbūt pašā pozitīvākajā nozīmē, proti 5. gada revolūcija ir pirmais mirklis, kad latvieši tiešām nogranda pa visu pasauli kā patstāvīgs politisks faktors. Ja? Bet neraugoties uz to, tas ir tas ceļš uz patstāvību. Un līdz ar to, ja mēs aktualizējam tādus jēdzienus kā valstiskums, valsts griba, pateicoties mūsu jau bijušajam valsts prezidentam, tad ir skaidrs, ka mēs to 18. gada 18. novembri pilnībā nespēsim aptvert, ja mēs neņemsim vērā visu to iepriekšējo attīstību, tā skaitā arī to, kādu lomu nospēlēja kreisā politiskā doma un bijušie jaunstrāvnieki, kas tomēr liela daļa no viņiem nostājās kā Miķels Valters uz Latvijas valstiskuma ceļa, bet citi kļuva par, nenolieksim, par ultraortodoksāliem latviešu boļševikiem, kas 19. gada sākumā nāca iznīcināt Latvijas valsti. Restīvi, tas intelektuālais konteksts, manuprāt, tas stāsts bija vismaz jāsāk stāstīt. Iespējams, tieši tāpēc, lai izsauktu kritiku un izsauktu papildinājumus un korekcijas. Tik daudz par, šo es esmu slaidu lielos vilcienos jau pastāstījis, ja kādam ir, jautājumi vai komentāri par grāmatu, tad es ļoti labprāt uz viņiem atbildēšu. Bet, protams, vēl viena no lietām būtu jautājums, ko vajadzētu vēl darīt šajā virzienā, jo es, protams, raugos arī nākotnē uz lietām, kas būtu jādara politisko ideju vēstures pētniecībā nākotnē, tāpēc, ka nenolieksim, ka mums ir savi ideju vēsturnieki Latvijā bijuši un ir joprojām. Es, piemēram, ideju vēstures jomā nevarētu novērtēt pa zemu Elu Bucenieci. Protams, akadēmiķis Stradiņš ir milzīga figūra arī ideju vēsturē. Viņš gan nav specifiski nodarbojies ar politisko ideju vēsturi, viņš nodarbojās lielākoties ar zinātnisko ideju vēsturi, bet neraugoties uz to, viņa figūra, manuprāt, joprojām ļoti, ļoti, ļoti liela ir, ja palasa to, kā viņš ir izteicies, tā skaitā arī pa politiskiem jautājumiem, tā skaitā, piemēram, pa vācu-baltiešiem, kas, reizēm ir atrast grūti kādu, kas būtu vēl precīzāk to formulējis. Bet tāpēc tas jautājums, kas vēl būtu darīts? Vēl viena no lietām, kas būtu, manuprāt, darāma tīri arī tādā pētniecības modernizācijas virzienā. Es domāju, ka Digital Humanities, tā skaitā tas, ar ko nodarbojās Folkloras mākslas institūts, tur noteikti varētu atrast daudzas paralēles un daudzas produktīvus virzienus, ko darīt. Piemēram, mēs tīri labi zinām, ka pirmā neatkarības laika Stainas stenogrammas ir digitalizētas. Tur tādēļ ir vesels, korpus, ar kuru varētu mēģināt saprast, kā tad, tie vai citi jēdzieni
ir parādījušies Latvijas tajā pirmajā demokrātiskajā periodā. Arī stāsts par latviešiem un tā sauktiem liberālajiem vācu baltiešiem, kam es pieskaros nepateicīgajos. Kāpēc tad neizdevās izveidot līdzīgi somiem, ka somiem izdevās, kā saka, ar zviedru aristokrātijas mērenu atbalstu un ar somu mērenās daļas līdzdarbību izdevās izveidot kaut kādu vienotu platformu. Mēs redzam, ka mums, acīm redzot, tas posms ir bijis krietni sarežģītāks. Arī tāpēc, ka, protams, ka attiecības vispār starp latviešiem un vācu baltiešiem joprojām, manuprāt, ir tēma, ņemot vērā to, ka, protams, šobrīd mēs esam vienā, kā saka, ģeopolitiskā nometnē, vai ne, ar vāciešiem, bet iespējams mums ir jānoskaidro, kā mēs esam tur nonākuši. Tad ir vēl tādas tīri politoloģiskas lietas, kurām būtu noteikti vērts pievērsties. Mēs zinām, ka latvieši jau nesāka piedalīties vēlēšanās tikai 1906. gadā, kad vēlēja pirmo valsts domi. Viņi sāka piedalīties jau pilsētu domju vēlēšanās pēc jaunās kārtības 1876. gadā. Diemžēl gandrīz neviens nav pievērsis nopietnu uzmanību tam, kā tas ir noticis un kādi ir bijuši tie procesi, raugoties arī tīri elektorāli, raugoties elementāri uz vēlēšanu rezultātiem. Tad tādas lietas kā lietuviešu-latviešu kopprojekts, par ko es pieskaros arī nepateicīgajos, proti tas stāsts par to, ka, piemēram, Kronvalds jau ir īstenībā nemaz neslēpa savās politiskajās vīzijās to, ka viņš redzētu ļoti labprāt latviešus un lietuviešus, un viņuprāt lietuvieši arī ir latvieši vienā kopējā politiskā veidojumā, un viņš nebija vienīgais. Tur ir daži cilvēki tādi tā kā, piemēram, Jākaps Lautenbachs Jūsmiņš, kurš ir diezgan nopietni par šo darbojies. Tā ir tēma, kas, manuprāt, tur droši vien būtu vērts arī. Es pazīstu dažus pētnieks no lietuviešu puses, kas varētu papildināt to stāstu no tās puses, kas būtu interesanti. Jo šobrīd mēs jūtamies gana komfortabli savās suverēnās valstīs, un mēs negribam apvienoties ar lietuviešiem, bet savulaik mums ir bijuši projekti, lai tādā veidā veicinātu kaut kādu šo Krievijas sadalīšanu un mūsu iekļaušanos Eiropā. 1905. gada intelektuālais konteksts Latvijā un Igaunijā, kas joprojām ir, es domāju, ka par 5. gadu, protams, ir pētīts ļoti daudz, kas un ir grāmatas un ir tā, bet tur ir pietiekoši interesanti, piemēram, to, kāpēc un kas tie bija arī par tādiem, intelektuāliem, publicistiskiem iemesliem, kas 5. gada revolūcijā Igaunijā lika notikt tomēr krietni mazākā vardarbības līmenī. Ar ko tas ir saistīts? Ja mēs paraugamies uz to uz lietuviešu, tomēr vēlāko nacionālo attīstību, es atvainojos Igauņus, es putrojos. Ja mēs paraugamies uz Igauņu vēlāko nacionālo attīstību, tad viņiem nebija tas posms, kas latviešiem bija ar Biesbārdi, Valdemāru un Juralunānu. Viņiem bija tikai tas vēlākais posms, līdz ar to, kā saka, tas būtu interesanti salīdzināši to paskatīties. Tad arī, protams, tādi jautājumi, kā turpinot šo apgaismības līniju par to, cik lielā mērā kā tieši tika redzējuši mūsu agrīnie tautiskie aktīvisti to latviešu saimniecisko racionalizāciju. Proti, mēs paskatāmies uz tām pašām mūsu visām agrīnajām latviešu tām neatkarīgajām, no vāciešiem neatkarīgajām avīzēm, kā Pēterburgas avīzes, Mājas viesas un tā tālāk. Mēs redzam, ka ļoti liela daļa uzmanības tiek veltīts tam, ka jums ir jāmācās strādāt efektīvāk, jums ir jāizmanto tehnoloģijas, jums jāizmanto zinātnes sasniegumu un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Kas ir tāds vienkārši šobrīd novērojams no malas, bet tā noteikti būtu tēma, proti par to, kā mēs redzam to lauksaimniecisko progresu tieši tajā laikā. Tad ir vēl dažas tēmas, kas, manuprāt, ir viņu atvēršanas vērtas. Nākotnē tāda ir, piemēram, runājot par kreiso latviešu imigrāciju Amerikā, un amerikāņu sociālismu, mēs tīri labi zinām tādu figūru kā Fricis Roziņš, kas pamatoti tiek
protams, uzlūkots skeptiski kā viens no Stučkas valdības ministriem, bet neraugoties uz to, iespējams, ka gadsimta sākumā ietekmīgākais un konsekventākais latviešu marksists, kurš gadus, 5, 6 ņēmās pa Ameriku un mēģināja kaut kā pārliecināt arī amerikāņu strādniekus par to, ka viņiem ir jāķerās pie proletāriskās revolūcijas taisīšanas. Un Stanfordā, tajā Hoovera institūtā, esot saglabājušies kaut kādi materiāli, līdz kuriem vienkārši nav iznācis nonākt, bet tā būtu, es domāju, arī viena no tēmām tieši ideju vēsturē. Un arī pabeidzot, kas arī šajā manā grāmatā drusciņi parādās, bet kas būtu pelnījusi tādu rūpīgāku izstrādi, tā ir lieta, ar kuru jau akadēmiķis Krastīņš ir jau nodarbojies 90. gadījumos, proti jautājums par kartogrāfiju. Mēs visi apmēram zinām, ka arī vācu-baltieši zīmēja kaut kādas kartas, bet pirmais pilntiesīgais latviešu kartogrāfs ir Krišjāns Barons, kas nopublicē šo savu mūsu tēvzemes aprakstīšanu. Un tad ir ļoti interesanti redzēt, kā tās kartas tiek zīmētas, jo jebkura karte jau nav tikai kaut kāds realitātes atveids, bet tas ir politisks vēstījums. Un, pieminēt kaut vai, tur Krimas atrašanos tajā vai citā robežas pusē, vai ne šobrīd. Un tajos laikos tur ir arī pietiekoši daudz interesantu lietu, līdz tam mirklim, kamēr Matīs Siliņš nonāk pirmoreiz pie tās Latvijas kontūras uz kartes, kā mēs viņu iedomājamies šobrīd. Tur ir notikušas dažādas interesantas lietas, piemēram, kādā veidā tiek iegūta tā līnija starp igauņu un latviešu pagastiem Vidzemē, kādā veidā parādās Latgala Latvijas tajā kartē. Tās ir tēmas, pie kurām, manuprāt, ir joprojām vērts strādāt, un tas, kas ir tajā manā līdzšinējā, gan grāmatā, gan rakstos, šajā virzienā darīts, tā ir nosacīta tādi mēģinājumi noņemt skaidu iespējams krietni plašākām un krietni kritiskāk izterzējumām tēmām. Bet ar to tad es arī pabeigšu. Paldies jums par uzmanību. Jā, paldies par ziņojumu. Lūdzu, godātie kolēģi, Andrejs Veisbergs, lūdzu. Labdien! Prieks redzēt Ievu kungu. Izteikšu komplimentu par grāmatu latviski, par ko viņš jau mazliet pastāstīja, kas man liekas lieliski pierāda, ka latviešu valodā šīs visai sarežģītās lietas var aprakstīt, izmantojot normālu latviešu valodu, nepiebārstot visu ar svešvārdiem. Mēs ļoti bieži dzirdam no sociālo zinātņu pārstāvjiem, ka latviešu valodā to vienkārši nevarot pateikt, un tāpēc esot jālieto angļu termini. Man liekas, šī grāmata ļoti labi parāda, ka to ir iespējams pateikt. Mazliet tagad jautrībai, man būtu tāds mazliet provokatīvs jautājums. Ieva kungs ir mūsu liberālās kopienas pārstāvis, un valodas korpusi gan latviešu valodā, gan citās rāda, ka vārds liberāls un liberālisms ir ieguvis visai daudz nozīmes. Ir vecais liberālisms, ir jaunais liberālisms, kas ir gandrīz vai agresīvs sociālisms, un gan Latvijā, gan daudz kur citur liberālis ļoti bieži ir tāds pašlabuma meklētājs un blēdis. Es labprāt uzklausītu mūsu eirodeputāta komentāru par šo mazliet provokatīvo izteikumu. Paldies! Paldies! Es ļoti labprāt nokomentēšu, es tikai negribētu īpaši iziet ārpus kaut kādiem laikrāmiem, jo šis ir ļoti, ļoti interesants jautājums. Pirmkārt, ja runā par vārda liberālisms parādīšanos latviešu valodā un liberāls, tad mums bija pašiem savs vārds, ko droši vien profesors Veisbergs būs dzirdējis, tas bija vārds brīvprātīgs. Mēs šodien ar vārdu brīvprātīgs saprotam bišķi kaut ko citu, nekā brīvprātīgi ugunsdzēsēji un tā.
Bet tajā mirklī, kad Valdemārs, kā pirmais tāds patstāvīgais politiskais domātājs raksta Pēterburgas avīzēs par liberāļiem, viņš sauc tos par brīvprātīgajiem un arī pats pieskaita sevi viņiem. Bet tur jums ir pilnīgi taisnība, ka šodien ar to jēdzienu tiek saprastas pilnīgi bezjēdzīgas lietas brīžiem. Un līdz ar to es arī domāju par kaut kādu, man piederība tā sauktējai liberālajai kopienai ir vienkārši tik daudz, ka es esmu liberāļu frakcijā Eiropas parlamentā, ne? Bet ko tas patiesībā nozīmē? Ir, teiksim tā, vienkārši sakot, ir runa par divām diezgan atšķirīgām pozīcijām. Viena ir tāda klasiska liberāla pozīcija, kas saka, ka mēs esam par mazu valsti, par individu tiesībām, par konkurētspēju, par uzņēmēju darbību, par cilvēku spēju atbildēt pašiem par sevi. Ja? Tā ir tāda klasiska liberāla pieeja, un tādas liberālas partijas Eiropā ir. Un, piemēram, Vācu FDP noteikti tāda ir, un vēl šur tur citur. Proti, tie ir ļaudis, kas liberālismu saprot klasiski. Ja? Tur viss 19. bet arī iepriekšējo gadsimtu liberālisms. Otra puse savukārt ir ievazāta no Amerikas, tāpēc, ka Amerikā, kā zināms, liberāļi ir kreisie. Un, respektīvi tādā nozīmē, ka tur būt liberālam nozīmē apmēram to pašu, ko Eiropā būt sociālistam. Tāpēc arī, piemēram, tur Baidens nepārprotam ir liberāls. Tie ir savukārt, ja tā ideiski uz to raugās, tad tā galvenā atšķirība ir tajā, ka viņu uzmanības centrā ir cilvēku tiesības šī vārda visplašākajā nozīmē. Un lielākoties, protams, orientējoties uz dažādām mazākumu tiesībām, nonākot pie tā, ko sauc par identitātes politiku, vai ne? Vai identitātes politika ir tas, kas ir šobrīd, kur mēs mēģinām atrast dažādas diskriminētas grupas, kurām tad, kā saka, kaut kādā veidā sabiedrība parādā, lai viņiem tur visu kompensētu, kas vēsturiski ir noticis. Šis te stāsts, es nezinu, cik tas ir produktīvi, bet viņš ļoti daudziem arī saistās ar liberālismu, bet tas ir tāds tīri amerikāņu konteksts. Savukārt, ja runā par Eiropas kontekstu, tad es jums pilnīgi piekritīšu, ka vārdam liberālisms ir ne visai laba piegarša, bet galvenais ir pat netik daudz tas, ka viņi būtu visbaigie blēži. Tāpēc, ka blēži, piedošana ir visur ir blēži. Tur ir, tu paskaties, tur Fico nāks tūlīt Slovākijā pie varas, tas ir baigais sociāldemokrāts, vai ne, vai tur Orbāns, vai ne, konservatīvais. Blēži viņi tur ir visur, bet liberālismam Eiropā ir drusku nelaba piegarša, tāpēc, ka tas tiek saprasts kā tāds neoliberālā ekonomiskā politika, proti visu privatizējam, nogriežam visiem pabalstus, rūpējamies par to, lai, kā saka, tas sabiedrības turīgais augšslānis varētu kļūt vēl turīgāks, vai ne? Un šo te, piemēram, liberālisma izpratni ļoti ļaudis mīl Francijā, un tāpēc franču liberāļi sevi nesauc par liberāļiem. Tāpēc, ka franču publika vārdu liberāls saprot kā kaut ko pilnīgi nejēdzīgu un cilvēkiem bīstam. Līdz ar to tādā ziņā, bet līdzīgi kā jau visiem tiem lielajiem ideju vēstures jēdzieniem, arī liberālismam ir ļoti, ļoti daudz dažādas nozīmes un iespējams, ka latviešiem būtu vērts, lai padarītu lietas skaidrākas un konkrētākas, atgriezties pie savu senā jēdzienu brīvprātīgie. Paldies! Paldies! Es redzu, ka Maija Kūle ir pacēlus roku. Es ceru, ka ir apmierināts arī Andrejs Vensbergs ar atbildi. Jā, sveicināti! Sveicināti. Es gan nevaru sevi video atrast, bet mans portrets laikam rādās. Bildes ir skaistas. Bilde rādās. Ko es gribu teikt par Ivaru Jābu? Ļoti gudrs cilvēks. Es viņu zinu jau no studentu laikiem.
Un, protams, ka viņš ir pelnījis par ievēlēšanu, par akadēmiķu, tur vispār vārdu nav. Un ļoti interesanta atbilde iznāca arī par liberālismu. Es jau saprotu šo kontekstu. Labi, ka mēs par to parunājām, jo varbūt daļai var likties, ka Ijaps ir tagad arī tas sliktais, tas kreisais liberālis, skatoties uz viņa partiju un tam līdzīgi. Bet Ijaps ir akadēmiķis, viņš tiešām ir strādājošs zinātnieks, viņa tematiskais loks ir izaudzis ārkārtīgi plašs un patīkams un pārklājošs, un saucot šīs tēmas, es redzu tikai paņemt vēl doktorantus, un viņiem var dalīt tās tēmas un izaudzināt sev veselu skolu vēl izaudzināt uz tā. Man patīk, kā Iebs saka, ka viņš ir izaudzis no filosofijas, un mēs tiešām arī to visu laiku jūtam un atzīmējam, jo politikas zinātne viņa izpildījumā ir vērienīgāka, konceptuāli iespaidīgāka, viņam ir ļoti labs stils, viņa darbus labi var lasīt, un vispār jau ir labi, ka tā pēdējā grāmatā ir vairāk lasāma nekā akadēmiski, teiksim, pārslāņot ar tādu augstāku grūtības pakāpi. Pilnīgi pareizi. Filosofija, politikas zinātnē iekšā ir, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīga lieta, un tā ir noteikti tur vairāk jāiesūknē, vairāk jāmāca. Tā kā es arī rekomendēju, es atbalstīšu Ijabu, bet ko es vēl gribu pateikt? Kā Ivars jau zina, ka Latvijas zinātnieki mocās ar finansējumu stabilitāti, ar to, ka mums pamet tā kā kaķiem kaut kādas peles, kas ir jāķer, un tad konkursos var vinnēt kādi 8%, un tas nav noteikums sekmīgam, pastāvīgam, ilgspējīgam zinātniskam darbam. Nu, dien tas nav. Ja tagad ir uztrenējies, es saprotu, Eiropas parlamentā un komisijās, bet Latvijā vajag nākt palīgā. Piemēram, nu labi, netaisni šajā datumā esat tur Japānā, bet 4. oktobrī atkal Saimas komisija tā kā palīdzīgu roku sniegs, tā kā izvirz jautājumu, nu kas tad notiek ar sociālām humanitārām zinātnēm? Nu, notiek visas labas lietas, iznāk šādas grāmatas, vēlam akadēmiķus, bet zinātnes finansējums, ja pat klausoties tagad budžeta sastādīšanu uz nākošo gadu, nepieaug nemaz. Kā Čakš atņēma 5 miljonus, tā tagad viņa lielīgi man stāsta, Rādens stāsta ekrānā, kā viņa pieliks zinātnē nākošā gadā 5 miljonus. Tā tad 0 pieliks, to, ko atņēma, to pieliks, ja? Nu, tāda situācija nevar turpināties, un mans vēlējums ir tāds, ka Iebs iekļautos, un arī būdams Latvijā patiešām arī akadēmijas vārdā pacīkstētos un palīdzētu mums tikt galā ar politiskajām aprindām un ar zinātnes augstāku novērtēšanu, ar šī devuma atzīšanu, ka tas ir vajadzīgs Latvijai un Eiropai, un finansējumā ir vajadzīga stabilitāte. Stabilitāte, ilgtspējīga tēma, noturība, un visi to saprot, tikai, nezinu, 10, 20 gadu, nenāk pretī. Nu, tā jau var vēl sekmes, un vispār mēs ļoti augstu vērtējam to Ijabu. Nu, tā tas ir sanācis jau no maģistratūras laikā. Nu, gudrinieks, prieks, ka būs akadēmiķis. Paldies, profesorai Kūlai. Es ļoti novērtēju, reaģējot uz to pēdējo. Es nezinu, vai bija nofiksēts tas, šķiet, ka tas bija 20. Izsakot pirms 2 nedēļām, man liekas, bija Rīgā tā lielā horizonta konference, kur apvārsnes Eiropa, tas Horizon Europe, es arī tajā Eiropas parlamentā tur strādāju ar to, un es apmēram zinu, kas tur notiek. Un tur bija atbraucis galvenais komisijas ierēdnis, kurš atbild par šito, tur viņš nomainījies, un viņa tas galvenais vēstījums ir nemainīgs visu laiku. Ja jūs gribat to Eiropas naudu vairāk, tad jums nav principā nekāda cita problēma, kā vienkārši vajag pašiem vairāk investēt.
Bet mēs esam pēdējā vietā. Mēs esam pēc investīcijām zinātnē, mēs esam pēdējā vietā. Un pašreizējā IZM ministre to visu noklausās, bet nešķiet, ka viņai tā ir prioritāte. Tur patiešām man gribētos bezmaz vai nākotnē redzēt, ka to pētniecības daļu kaut kādā veidā mēs padarīt autonomāku no pārējās IZM politikas un patiešām runātu tikai par to, jo citādāk tas parasti ir tā, ka tas viss noslīkst kaut kādos jautājumos par skolu tīklu optimizāciju, kaut kādos jautājumos tur par augstskolu reformu, par kaut kādu padomju ieviešanu un tā tālāk. Bet tajā mirklī, ka tev parāda to ciparu, ka mums ir 0,6% no IKP valsts budžeta finansējums, bet mēs esam apņēmušies, ka mums būs 3%, un mēs galīgi netuvojamies tiem 3%, tāpēc, ka visas pārējās valsts jau arī aug, vai ne? Tas ir diezgan bēdīgs stāsts, bet es jums varu tikai, dargie akadēmiķi, lūgt, ja gadījumā ir tiešām vajadzība un ir iespēja kaut kur pielikt šajā jautājumā roku, tad es vienmēr tur būšu klāt. Es jau ar to līdz šim esmu staigājis apkārt ar tiem saviem Eiropas parlamenta cepuru galvā un stāstījis to, bet IZM un tā skaitā pašreizējā ministre, neteiksim, ka viņa ļoti ieinteresēti tajā klausās, jo acīm redzot, teiksim, salīdzinot ar skolu slēgšanu, arī lielai daļai Latvijas vēlētāji, zinātnes finansējums noteikti nav prioritāte. Tas nozīmē to, ka tur vēl tas darbs ir, acīm redzot, jāiegulda pietiekoši liels, lai aizklaudzinātos arī līdz tādai politiskajai gribai. Jo tā argumentācija, kas bieži skan no ministrijas šajā jautājumā, atstāja brīžiem ļoti bēdīgi iespēju. Tur ir tāds, jā, viss notiek, ko jūs mums te bāžaties visu, mēs redzam, viss taču ir tā kā vajag. Labi, bet es beidos kļūt ļoti emocionāls šajā jautājumā, tā kā līdz ar to es arī saku, paldies. Jā, paldies. Diemžēl esam arī nelielā laika trūkumā iekļuvuši. Paldies, bet tas nav nekāds pārmetums runātājiem, jo tiešām tēmas aktuāls, ļoti interesants, bet laiks skrien strauji un nežēlīgi. Man arī ir jāpasaka no savas puses, domāju, ka, ko es redzu, kad Ivars Iebs nav nekad aizmirst Zinātņu akadēmiju, un arī būdams Eiropas parlamenta deputāts to ir atcerējies. Es domāju, ka arī būdams akadēmiķis, ka viņš noteikti varēs darboties aktīvāk, un man nav šaubu, ka viņa pienesums būs ļoti aktuāls, un es no visas sirds atbalstu viņu un vēlu veiksmi pakāpties šo nākošo pakāpienu arī šeit, akadēmijā, jo tas tomēr ir, manuprāt, pietiekoši svarīgi. Paldies katrā ziņā. Kā nākošajam, tad man ir gods dot vārdu mūsu korespondētāju locekļu kandidātam, tad izsludinātu vakanci ir tiesību zinātne, un tad uz šo vakanci mēs ar lielu prieku esam virzījuši arī kandidātu Jānu Plepu. Jānis Pleps ir doktors, viņam ir doktora grāds jurisprudencē, 2011. gadā iegūts, Latvijas Universitātes docents, augstākās tiesas senators kopš 2022. gada. Lūdzu, tad Jāni. Paldies, Zemīša kungs. Labdien, godātie klātesošie. Es mēģināšu padalīties ar ekrānu, ko man šķiet esmu arī jau izdarījis. Jā, redzam prezentāciju. Jā, un tad attiecīgi arī šai prezentācijai mēģināšu iziet cauri un mēģinot sakārtot tās lietas, ko es šodien gribētu parādīt, es apstājos pie sava promocijas darba tēmas satversmes iztulkošana, jo tas ir tas, ar ko esmu nodarbojies gan universitātē, zinātniskajās gaitās, gan arī praksē, un faktiski es mazliet par šīm lietām gribētu šodien arī pastāstīt, kā piemēru parādot kaut ko, kas ir saistīts arī ar manu lokālo identitāti vai dzimto pusi, jo esmu absolvējis Ilūkas pirmo vidusskolu, es nāku no Sēlijas,
Un līdzās tiem formālajiem un nopietnajiem profesionālas karjeras lietām es pieļauju divi virzieni vēl papildus, kur varbūt ir gadījies mani manīt. Viens virziens ir sēlies jautājumi, īpaši beidzamajos gados, darbojoties saistībā ar dažādiem sēlies attīstības un kultūra politikas jautājumiem sanācis iesaistīties un jāteic pat pamazām virzos pat uz sēlies tautas tērpu, ja tā var minēt. Un otra lieta ir zināmā mērā arī zinātnes vai tādu nopietno tiesību valsts jautājumu skaidrošana tādā ziņā, ka īpaši Satversmes 100. gads bija pateicīgs, ka plašsaziņas līdzekļos ir liela interese par šiem jautājumiem, un tad es arī mēģinu nekad neatteikt un arī mēģināt izskaidrot un stāstīt gan par Latvijas valsts pamatiem, gan par pašām būtiskākajām lietām. Un, ja mēs raugāmies uz tādām pētnieciskajām lietām, par ko es nodarbojos, divi lielie virzieni ir tiesību teorija un vēsture un konstitucionālās tiesības jeb valsts tiesības. Es lasu lekcijas Latvijas Universitātē tiesību teorijā un juridisko metožu mācībā. Tas ir tas stāsts studentiem, kā pareizi piemērot tiesību normas, kā nonākt no dzīves gadījuma līdz taisnīgam spriedumam. Jo tajā procesā ir virkne lietu, kas juristam galvā ir jāapsver, un attiecīgi tad mēs ejam cauri un ar šo strādājam. Un savukārt valsts tiesībās, konstitucionālās tiesībās, tā, protams, ir mūsu Satversme, kurai ir 100 gadi, un tā ir viena no vecākajām konstitūcijām Eiropā. Un tā kā šeit arī iepriekšējie lieliskie runātāji rādīja grāmatu vākus, tad laikam es ļoti labprāt šīs divas bildes izvēlējos padalīties. Mūsu grāmata ar kolēģi Edgaru Pastaru un Ilzi Plakani konstitucionālās tiesības, kas ir vairāk vai mazāk apjomīgākā mācību grāmata par valsts lietām, un pirms 2 gadiem tai bija 3. izdevums, kas ir tas gaišais vāks, un pavisam nesen ir iznācis arī saīsinātais tulkojums angļu valodā, lai mazliet popularizētu, darītu pieejamu, teiksim, mūsu tiesību zinātnes skatījumu, kas ir satversme, kas ir galvenie valsts principi un kā pie mums tās lietas notiek. Un dialogā ar ārvalstu kolēģiem to var just, ka mēs esam interesanti. Reti, kur ir tik veca konstitūcija, joprojām spēkā esoša, reti, kur konstitūcija ir atjaunot pēc 50 gadu pārtraukuma, un tur tad parasti ir virkne jautājumu, kas notika, kāpēc atjaunoja, un man liekas, Satversmes 100. gads to arī stiprināja. Bet es gribētu nākt pie sēlies. Respektīvi, jautājums sēli un satversmē, un abi iepriekšējie runātāji jau atsaucās uz akadēmiku Jāni Stradiņu. Es arī šajās te pašās pēdās turpināšu, un tad tas jautājums ir tāds. Brīvības piemineklī un mūsu simbolikā ir 3 zvaigznes. Satversmes 3. pantā ir pieminēti 4 kultūrvēsturiskie novadi – Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Un mēs zinām, ka Sēli ir izcīnījusi to līdzvērtīgo statusu kā 5. vēsturiskā zeme, ko nostiprina Latviešu vēsturisko zemju likums, un šodien Saeima arī nobalsoja par Sēlies ģerboni. Un tad jautājums, kur ir Sēlie satversmē, un vai tas Satversmes 3. pants būtu jāgroza. Un tas ir tas, ko es mazliet parādīšu, kā iet tā juristiem iztulkošana, īpaši Satversmes iztulkošana, kas ir gan sens dokuments, gan arī ļoti lakonisks. Kā mēs redzam, viss ir pateikts vienā teikumā. Un pats teksts ir tikai 1. pieturas punkts, ko juristi skatās. Tad mēs skatāmies arī sagatavošanas materiālus, tas, ko minēja profesors Ījabs par stenogrammā. Ko deputāti runājuši, stāstījuši par konkrēto pantu, kas tur ir iekšā. Ir labi, ja Satversmes tiesa par to iepriekš ir kaut ko pateikusi, jo tas, ko Satversmes tiesa ir pateikusi, ir juridiski saistošs mums, juristiem piemērojot. Un tad atkal zinātnieku nozīme, zinātniskie pētījumi un tiesību prakse. Un tad, kad mēs skatāmies uz Satversmes 3. pantu, Satversmes tiesai bija spriedums par robežu līgumu 2007. gadā, tur diezgan daudz par to ir stāstīts.
Un tur ir pateikts, faktiski galvenais ir tāds, ka netik daudz jāskatās uz to teksta pierakstu, ka tur ir 4 novadi minēti, bet uz jēgu, kāds ir mērķis. Un 3. panta mērķis ir pateikts, ka visas latviešu apdzīvotās zemes ir apvienotas Latvijā. Respektīvi šis te zemju vienotības apvienotās Latvijas princips, ka tas ir tas noteicošais, kas šajā pantā parādās. Un savukārt, attiecīgi skatoties tālāk, neaizmirstot arī par 3 zvaigznēm, iespējams proklamēšanas akts, kas ir 18. novembra akts, ko parakstīja Kārlis Ulmans un Gustavs Zemgals, ir precīzāks, jo tur tiek runāts par Kurzemi, Vidzemi un Latgali. Un, ja mēs paturam prātā šo ideju apvienot Latviju, tas ir tā laika konteksts, ka Latvijas zemes bija sadalītas 3 daļās vēsturiski. Uz 18. gadu tātad. Vidzemes guberņas latviešu daļa, Vitebskas guberņas latviešu daļa, jeb Latgale, un Kurzemes guberņa, kurā attiecīgi bija vēsturiskā Kurzemes un Zemgales hercogiste. Un tāpēc jau tās 3 zvaigznes ir kā simbols, ka visas 3 daļas tiek saliktas atkal kopā. Un šeit tad parādās iespēja, un speciāli ieliku prezidentu Čaksti, kurš arī ir parakstījis satversmi, kā satversmes sapulces prezidents, jo viņš ir mums zināms, kā izcils Zemgales valsts vīrs, bet ievēlēts Krievijas impērijas valsts domē no Kurzemes guberņas, un droši vien arī kaut kur arī Latvijas valsts dibināšanas procesos darbojas Kurzemes zemes padomē, ar Kurzemi saprotot visu tagadējo Kurzemi, Zemgali un Sēli, līdzīgi kā arī cits jurists, laika biedrs Jānis Paliekšāns Rainis, arī ik pa brīdim uzsver, ka ir piedzimis Kurzemē, respektīvi, lai gan tas ir Dunavas pagasts, ir diezgan tālu no turienes. Un tad šeit parādās šī te iespēja 2 lasījumiem 3. pantam, ka izlasam atsevišķi šos 4 kultūrvēsturiskus apgabalus, un šis lasījums ir dominējis 20. 30. gados un pēc tam vēl 90. pēc neatkarības atjaunošanas, ka Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Bet faktiski jau tur ir norāde uz tām 3 daļām, kā ir salikta kopā Latvija, novēršot vēsturisko latviešu apdzīvoto zemju dalību. Tātad Vidzeme, Latgale un Kurzeme un Zemgale kopā. Un tādā ziņā jau šeit paverās vieta versijām vai interpretācijai. Un tas, kas ir bijis ļoti palīdzīgs patiesībā ir jaunais satversmes ievads, kur ienācis jēdziens latviešu vēsturiskās zemes. Es pieļauju, ka tad, kad ievada idejas autors Egils Levits rakstīja šo pirmo rinkopu, kur varbūt pat vēl tik liela slodze tam nebija, jo tas arī neparādās nec anotācijās, nec arī zinātnieku komentāros par satversmes ievadu, kas tapa 2014. gadā, bet šeit parādās vārdi apvienojot latviešu vēsturiskās zemes, jauns jēdziens, un tas ir atvērts konkretizācijai. Mēs varam pateikt konkrētāk, kas tur ir iekšā, un tas ir tas, kā ir likumdevējs strādājis, un ļoti daudziem arī klātesošiem iesaistoties, kad tapa latviešu vēsturisko zemju likums. Šis jēdziens ir konkretizēts, ka mēs redzam, un likumdevējs akceptējis, ka ir 5 latviešu vēsturiskās zemes. Tā kā Sēlija ir tur iekšā, Sēlija ir satversmes ievadā noteikti, un arī 3. pantā. Tādā ziņā tas kāpēc 3 punkti secinājumos satversmes ievadā lietotais jēdziens latviešu vēsturiskās zemes ir konkretizējums, aizpildāms ar saturu, ko mēs varam saskatīt, atrast latviešu vēsturisko zemju likumā, tā laika mūsdienu jaunākajā, tas ir diezgan nesens laiks, zinātniskajos darbos, un arī tiesību praksē, piemēram, šodienas likuma grozījumi, to arī stiprina, ka Sēlija ir latviešu vēsturiskā zeme, un 3. pants nav obligāti grozāms, lai pierakstītu klāt, ja vienīgi grib redzēt tos vārdus pierakstītus, ka tur ir, jo tas faktiski runā par principu, ka visas latviešu zemes ir apvienotas vienā Latvijas valstī, nevis par detaļām, kā tās zemes saucas. Paldies jums par uzmanību. Es ceru, ka man izdevās parādīt mazliet, ar ko nodarbojas juristi un kādus mazus, smalkus matus viņi skalda ikdienā, lai no lietām, kas nemaz nav uzrakstītas, tomēr tās lietas izvilktu un parādītu, ka
tās pastāv ne tikai tiesību normās, bet arī tiesiskajā realitātē. Paldies! Varētu tā kā varbūt nomierināt un teikt, ka šķiet jau, ka izdevās, vismaz man šķiet, ka ļoti labi. Lūdzu, kolēģi, tad jautājums ziņotājam. Nu, redz, tiesību zinātnes laikam ir tādas, kur cilvēkiem ir mazāk jautājumu. Jā, varbūt tomēr kaut kāda bīstamība šajā jautājumā tomēr pastāv, ja vārdā nenosauc, es saprotu šo principu. Mēs jau to saprotam, bet, piemēram, ja nebūtu minēta Latgale, satversmē vārdā nosaukt, es domāju, tas uzreiz radītu vai ne kaut kādus draudus mūsu drošībai, ja? Sēlijas gadījumā mēs tā kā neredzam, vai ne, tur blakus ir draudzīgā Lietuva, vai ne, apdraudējiem nav, bet, jā, acīm redzot, šādi ir jāpiekrīt tiešām tam traktējumam, kad nav jābūt uzskaitītām šīm detaļām, bet kad tā ideja, pat satversmes ideja, to arī pasaka. Es nezinu, kamēr varbūt kāds domā jautājums. Es, protams, Jānu Plepu ļoti labi arī pazīstu, varētu atgādināt to, ka viņš ir saņēmis arī Zinātņu akadēmijas Arveda Švābes vārdu balvu. Man kā vēsturniekam, domāju, arī tiesībniekiem, juristiem, tiesību vēsturniekiem Arveda Švābes vārds man šķiet ārkārtīgi prestižs. Un es domāju, jau to brīdi mums nebija šaubu, kad Jānis Pleps noteikti ir sen pelnījis vietu akadēmijā. Un arī visu tā viņa darbība, arī to, ko tur Sēlijas, tur gaismas vārtu un tam līdzīgi, tur vispār Sēlijas jautājumā, domāju, ka tur mēs ārkārtīgi cieši sadarbojamies kurā laikā, ja, tātad, kurā viņš, ja kādu amatu viņš ieņemt, bet tur gan akadēmija, gan arī prezidenta kanclē šobrīd arī jurists Jānis Pleps, kurā gadījumā tur ir klātesoši, un mēs varam sadarboties. Es skatos, ka Kārina ir pacēlus roku. Lūdzu, Kārina. Kārina, mikrofonu. Jā, sveicināti šodien, un vispirms man jāsaka, ir milzīgs prieks par tik prominentiem 3 kandidātiem, kurus katru ir personīgi liels prieks redzēt šeit nodaļā viesojamies, un cerams, ka mēs redzēsimies turpmāk arī biežāk. Un bija ļoti interesanti visi 3 priekšlasījumi, bet tā kā šobrīd mēs Jānu Plepu mums ir iespēja izjautāt. Es gribēju vispirms ļoti atzinīgi teikt no savas personīgās pieredzes, cik ļoti svarīgi ir tā tulkošanas, tā misija. Es teiktu, ka tas nav darbs, tā ir misija, ka juridiskās nianses tulkot, pie tam tādā cilvēciski ļoti saprotamā, bet juridiski ārkārtīgi precīzā un korektā veidā, un tas līdz šim Jānim Plepam ir izdevies brīnišķīgi, un tāpēc arī ir milzīgs prieks, ka šo tiesību teoriju tādā strukturētā un ļoti nolasāmā veidā Jānis Pleps padara redzamu arī angļu valodā, kas līdz šim tādās lielās līnijās mums ļoti ir pietrūcis mūsu tiesību un juridiskajos jautājumos šī tulkošana gan starptautiski, gan tīri arī cilvēciski un kaut vai mūsu auditorijā. Kas vēl, ja mēs varam arī jautāt, tad kas vēl būtu tāds aktuāls, kur ir satversmē tādas lietas, kur pietrūkst, kur satversmes tiesai ir bijis lielāks darbs, vai kur jūs, Jāni, jūtat, kur būtu šie niansētie tulkojumi vēl vajadzīgi. Sēlijas jautājums bija, saprot, arī jūs to personisko līdzdalību un ieinteresētību, un viņš šobrīd ļoti aktuāls. Mēs visi bijām arī Sēlijā uz gaismas vārtu atklāšanu, bet jā,
Kaut vai tajos pirmajos 4 pantos jau droši vien tur ļoti daudz darba ir, vai ne? Jā, ja drīkst, es tad arī atbildēšu, mēģināšu atbildēt, jā, ka mums ir paveicies, ka satversme ir īsta un ļoti abstrakta. Tur nav tāda detaļa, kas noveco, bet no otras puses tur parādās detaļas, dažkārt pat tādas, par kurām mēs neesam iedomājušies, pirms nav atnākusi problēma. Un es tikko iedomājos, viens no maniem pirmajiem atzinumiem, ko es rakstīju savā dzīvē, kādreiz bija pēc Petersons kundzes lūguma no Saeimas puses par Saeimas sēdes sasaukšanu citā vietā, ne Rīgā. Ir tāds satversmes pants, kas saka, ka Saeima var sanākt citā vietā tikai ārkārtīgos apstākļos. Parasti sanāk Rīgā. Un Petersons kundze toreiz vaicāja par saistībā ar Latgales kongresa 100 gadi, manuprāt, tur bija doma, vai var sanākt Rēzeknē Saeima. Un tad mēs par to pantu sākām runāt, un es domāju, toreiz neviens nevarēja iedomāties, ka mums būs Covid. Un pēc 3-4 gadiem būs jārisina jautājums, vai Saeima var strādāt un pieņemt likumus šādā te platformā, līdzīgi kā mēs šobrīd tiekamies. Un toreiz tas arī bija liels izaicinājums. Mani Saeima bija lūgusi sagatavot atzinumu, vai Saeima strādājot attālinātā formātā caur Zoomam vai Teamsiem līdzīgu platformu, ir tā pati Saeima, kas darbojas. Un toreiz gan es, gan citi eksperti, kas rakstīja, teicām, ka tā var darīt un tehnoloģijas ir jāizmanto. Tas parāda, ka satversme iet līdz laikam. Un pēc tam to apstiprināja arī satversmes tiesa savā spriedumā vērtējot pašvaldību reformu. Bet tas, kas bija ļoti interesanti, mums atšķīrās interpretācija vai tulkojums. Respektīvi, gan es, gan citi kolēģi, kas deva padomu Saeimai tajā brīdī, mēs bijām ierobežotāki, jo mēs teicām, ka digitālais formāts ir cita vieta. Saeima parasti strādā Rīgā, tikai ārkārtīgos apstākļos var sanākt citā vietā. Tātad attālinātais formāts ir cita vieta, un to var izmantot tikai ārkārtīgos apstākļos. Bet tas, kas ir interesanti, satversmes tiesas spriedumā bija draudzīgāka digitālajām tehnoloģijām, ja tā varētu teikt. Jo satversmes tiesa pateica, ka tā nav cita vieta, bet cita sēdes forma. Kas faktiski nozīmē to, ka e-Saeima, un patiesībā šī parādījās ļoti labā mūsu IT tehnoloģiju nozares cilvēku iesaiste un spēja atbalstīt likumdevēju, izstrādājot šādu tehnisko risinājumu, kas nodrošina visu attālināti. Ka tā nav cita vieta, bet cita sēdes forma, kas nozīmē, ka nevajag ārkārtīgos apstākļus. Arī normālos ikdienā faktiski, kā saka, Saeima var darbināt, strādāt e-Saeimā. Un tas, man liekas, tikai parāda to, ka pirmkārt tiesībās tās problēmas rodas katru brīdi, kad kas dzīvē jauns notiek, un tas vienmēr ir tāds izaicinājums. Un otrs, tas prasa patiesībā, ko es vienmēr esmu novērtējis, šo plašāko kontekstu, ne tikai formālu burtu zināšanu vai normu par teksta zināšanu, bet arī vēstures, politisko, filozofisko kontekstu, lai varētu saprast, meklēt jēgu, kas slēpjas aiz teksta, un tad saprast, kādi ir tie principi, kas jāpielieto. Un es domāju, ka uz priekšdienām arī būs gan jau kādi interesanti gadījumi, kas būs juristiem jādomā. Paldies. Paldies. Karina ir apmierināta atbildi. Pat ļoti, jā. Paldies. Jā, paldies. Varbūt vēl kādam ir kāds jautājums. Ja nē, tad tiešām. Vai, piedodiet? Jā, es arī gribētu uzdot jautājumu. Plepkungs pieminēja darbu satversmes tiesā, un tur mēs esam tikušies ar saviem novērtējumiem un ekspertīzēm. Un man tāds jautājums, jums kā juristam droši vien tā neliekas, bet man kā ekonomistei daudzreiz likās, ka satversmes normas var tik dažādi tulkot vai interpretēt, kā jūs teicāt, ka dažkārt ir pat grūti tiem, kas iesniedz savus dokumentus satversmes tiesā, lai risinātu viņu jautājumus, ir īpaši jau par īpašumu tiesību aizskārumu, tad, ja ir kāds ierobežojums uzņēmēju darbībai,
kaut vai vairāk gadījumi. Vai jums nešķiet, ka tur tomēr ir pārāk liela brīvība šajos te spriedumos, pamatojoties uz tik vispārīgām satversmes normām, kuras uzņēmēji cenšas izmantot, jo pēc būtības šķiet, ka nepārprotam viņu īpašuma tiesības ir aizskartas, bet Saeimas atzinumos un ministru kabineta atzinumos izskan, ka nekas nav aizskarts, viss ir kārtībā un ejiet jūs bekot vienkārši. Paldies. Paldies par jautājumu, un es varbūt 3 punktos mēģināšu atbildēt. Pirmā lieta, tā puse, kas iet atbildēt, vienmēr rakstīs, ka viss ir kārtībā. Tas nozīmē, jo tad jau tā puse netiek aizstāvēta, respektīvi valsts puse, vai likumdevēja valdības puses advokāti vai juristi vienmēr mēģinās atrast tos argumentus, kāpēc varētu būt viss kārtībā. Un tāpēc tā tiesa tur ir vajadzīga pa vidu starp uzņēmējiem vai cilvēkiem un valsti, un tas ir ļoti būtiski. Un varētu likties, ka ir liela brīvība, bet tas lauks pamazām jau arī ik pa brīdim paliek mazāks, jo, ja, piemēram, mēs runājam par īpašuma tiesībām, ir iepriekšējās satversmes tiesas prakse, tas jau ieliek tos rāmjus vai tādus stabiņus. Mēs esam Eiropas cilvēktiesību tiesas, tā sakot, sistēmā, arī Strasbūras tiesas prakse, ko tā saka par visu Eiropu, līdzīgi kā Eiropas Savienība un Luksemburgas tiesa, Savienības tiesa, kas arī savus spriedumus liek, un tad beigās tāda sajūta nonāk, ka līdzīgi kā amerikāņu juristiem, ka tie precedenti ir bijuši tik daudz iepriekšējā laikā, ka faktiski tā cīņa, viens Saeimas komisijas priekšsēdētājs mēdz teikt, ka viņam patīk tās juristu špagošanās, kad katrs nāk ar saviem precedentiem un tad mēģina pierādīt, kurš ir attiecināms. Bet šis lauks tādā ziņā patiesībā ir diezgan tiek konkretizēts. Un pats būtiskākais, es teiktu, ka tiesnesim tur nav brīvība, tiesnesim tur ir atbildība. Jo, ja viņiem kaut kas jāizdomā mazliet uz priekšu, kā tas viss ies, uz viņu skatās visi. Tā kā es šodien šeit atsaucos uz to veco spriedumu satversmes tiesu, tā ir tāda arī tiesība zinātnes uzdevums pieskatīt un kritizēt tiesu. Pozitīvā nozīmē kritizēt. Ir jābūt diskusijai starp tiesas lemto un zinātni. Un jāteic laikam, ka vēl nav neviens tiesnesis, kuram patīk tik kritizētam. Arī Amerikā, ja mēs redzam šos kontroversionālos tiesnešus lielās personības, viņi tomēr ļoti seko līdzi savām sabiedriskajām attiecībām, lai zinātne būtu atbalstoša vai pārlieku nebūtu kritiska. Un kopumā tādā ziņā tā sistēma notur kopā. Un pats svarīgākais patiesībā ir, lai tās lietas nonāk līdz tiesai. Jo mūsu sistēma arī jāteic, ka dažkārt arī valdībā un Saeimā, par ko Ībakungs runāja iepriekš, ir tā sajūta. Mēs te nolemsim, bet lai tiesa pēc tam pasaka, kā ir. Un tas svarīgi, ka tās lietas nonāk tiesā, un otra lieta, kas ir svarīga, lai tiesai izdodas atrast zinošus, lietpratīgus jomas lietpratējus. Jo dažkārt maniem kolēģiem juristiem ir sajūta, ka juristi var visu izlemt. Jebkuru jautājumu var izvērtēt juridiski, bet diemžēl mēs esam savās zināšanās un prasmēs ierobežot. Mums ir vajadzīgs citu zinātņu atbalsts, lai atrastu sarežģītas, lai mēģinātu atrast atbildes sarežģītiem jautājumiem. Tā kā tie jābūt visiem skatiem kopā, un tad var cerēt, ka kaut kas tiek atrasts. Paldies. Jā, es te varētu varbūt, ja drīkst, vēl 2 komentārus. Pirmkārt, vai Latvijā vispār var runāt par atbildību par savu rīcību, vai tas, kā priekšā atbildēt, kas prasīs šo atbildību, jo sabiedrība iespējams nesaprot to.
Un otrs, viņi nesaprot šos, kaut vai Satversmes tiesas galīgos lēmumus, kuri dažkārt izskatās, ka problēma ir līdzīga un lēmumi ir atšķirīgi, vai varbūt ne tādi, kā sabiedrība ir iedomājusies. Un otrs, varbūt mans komentārs, ka arī šeit būtu jāpieliek zinātnieka doma, lai skaidrotu šos te izplatītos un visumā sarežģītos jautājumus, lai skaidrotu. Un treškārt, ja ir tā pirmā situācija, ka ir tā neizpratne par to saņemto spriedumu un varbūt pilnīga nepiekrišana tam, kas tur Satversmes tiesā ir nolemts, tad varbūt, ka ir vajadzīga kāda tiešām plašāka skaidrošana par to, tā, lai cilvēki saprastu, vai viņiem vispār ir jēga iesniegtais Satversmes tiesā, jo tas tomēr ir milzīgs darbs sagatavot šos palāgus ar pierādījumiem, no kuriem tad beigās to nosītro, šitas arī neder, tas arī ir grejs. Šeit ir tāda slidena situācija, es teiktu. Iespējams, zinātnieki var kaut ko labot šeit. Jā, iešanos, un es atceros, ka es vēl pats biju praksē, kad bija kaut kādi jautājumi, vai iet vai neiet uz tiesu. Tas ir viens no jautājumiem, ko parasti vērtē. Vai ir cerība saņemt atbildi, kas der, un kādi potenciāli riski ir, ja tiks saņemta atbilde, kas neder. Un tas ir tas izvērtēšanas jautājums, un patiešām tiesvedība prasa lielus resursus gan Satversmes tiesā, gan arī, ja tas notiek tālāk Eiropas cilvēktiesību tiesā vai Savienības tiesā, bet tās ir lielās lietas, kas turien aiziet. Un jāteic arī, ka tas ir tas, ko arī akadēmiķis Torgāns vienmēr mums mācīja lekcijās, ka spriedumi ir jālasa, spriedumiem jāseko līdzi, tikko ir kādas lietas, kas šķiet nepareizas, zinātniekiem ir jāpublicē, jārunā konferencē. Un vēl viena lieta, kas ir būtiska arī, kas pašiem tiesnešiem savai spriedumi jāskaidro, un tas parādās. Runājot par to atbildīgumu, man kā jaunam tiesnesim, man vēl nav pat gadiņš amatā, varētu teikt, man ir tā kā 9 mēneši pēc zvērsta apmēram pagājuši šobrīd. Tad, kad ir tajā projektā un lēmumā tie vārdi lēmums nav pārsūdzams vai spriedums ir galīgs, es iedomājos savu lielisko kolēģi fakultātē, kurš specializējas administratīvās tiesībās, Edvīnu Danovski, un man negribās viņu satikt gaitenī ar viņa pārmetošu acu skatienu, ka tu atkal kaut ko nepareizi sarakstīji. Es viņu tagad nesen satiku, viņš teica, izlasīju tavu vienu lēmumu, bija ļoti labs, man patika. Tādā ziņā, vismaz tādā, ir labi, ka ir otra zinātnieka cepure, Tas mazliet, piemēram, es to jūtu tādu kontroli, ka kolēģis Danovskis tā kā skatās, seko līdzi, lasa visu, un tas liek aizdomāties, jā, bet es domāju, ka arī ļoti daudz kolēģi tā arī skatās uz šīm lietām. Paldies. Paldies, Anna. Ļoti laba diskusija, bet, diemžēl, mūsu laiks tiešām ir strauji jau pārgājis pāri vēlētāju normai, un arī jāslēdz citur klāt. Vairāk neaicināšu jautājumus uzdot, bet izteikšu milzīgi paldies visiem pretendentiem. Bet es vēl gribētu ļoti īsi vienu jautājumu ar jums uzklausīt jūsu domas. Daži kolēģi pie manis ir satraukti griezušies, jūs zināt, droši vien, ka nesen bija tā diskusija par to, ka likvidēt Raiņu un Aspazijas ekspozīciju Kastaņolā. Tur gan ir turpinājums tai sarunai bijis, saprot, ka Šveices puse tā kā apsolījusi, kad neslēgš šo ekspozīciju, bet es saprotu, mēģinās varbūt aizvietot ar virtuālo, bet no mūsu puses tā tad ir, saprot, tā vēstule beidzas ar tādiem vārdiem, ka sīkāk par mūsu sadarbības turpināšanu jūs varat sazināties ar Memoriālo muzeju apvienību. Tomēr, ja mūsu puse gribētu šo sadarbību turpināt, droši vien jau, ka kultūras ministrijai kaut kas tur būtu jādara, kāda labā griba jāizrāda. Varbūt, ka mūsu pienākums ir aicināt tomēr mūsu kultūras ministriju, īpaši jauno ministru, vai ne,
kaut ko darīt šajā jautājumā, vai vismaz sazināties, vai vismaz, lai mums atbild, tad arī kaut kādā veidā, tad viņi kādā veidā būtu spiesti kaut mirkli par to padomāt. Es skatos, ka Koķis kundze ir pacēlus roku. Es nezinu, vai atbildēs mani jautājumu vai es ko citu. Jā, es pacēlu roku, negluži atbildēt uz jūsu šo, bet uz līdzīgs, citā kontekstā. Bet es teiktu, ka pirmkārt ir ļoti labi jāzina cēloņi, kāpēc tā situācija tāda radusies, un tad noteikti, manuprāt, tā vēstule tiešām būtu jāraksta no Zinātņu akadēmijas jaunajai ministrei un jārosina darboties. Bet, ja jūs man devāt vārdus, ļoti īsi, burtiski, kamēr bija mūsu sanāksme, kur tiešām paldies, uzklausījām izcilus kandidātus, un es tā priecājos, ka Zinātņu akadēmija ir nākotnē, ja šādi gados jauni cilvēki, kas savās darbībā spēj apvienot tādus plašus amploā, varēs turpināt arī, ja tā var teikt, strādāt akadēmijas labā un stiprināt akadēmijas tēlu. Taču par to, kāds pienāca, kāds e-pasts pienāca, kamēr mums bija šī sēde, tātad prezidents ir saņēmis vēstuli no Publiskā atmiņu centra, kur ir aicinājums Ostas prospektu, tas ir Mežparks pie Dziesmu svētku parka, pārdēvēt par Brāļu Kokaru birzi. Un, manuprāt, pirms to skata senāts mūsu nodaļai būtu jāuzņemas sagatavot īsu atzinumu. To es esmu aizrakstījusi Gunti jums un Veras kundzei e-pastā, bet tātad tas būtu, es domāju, ka mums nav liels steiga, uz 3. oktobru mums to nevajag, bet uz 17. oktobri gan mums to droši vien vajadzētu, vai ne? Un gan jau mums atradīsies ļoti, ļoti zinoši cilvēki, kas var arī kompetenti teikt, kā labāk ideja, manuprāt, ir ļoti labi, bet kā to labāk darīt, noteikti vajag. Un ja es tiku pie vārda, es saprotu, ka mums vēl ir 2 kandidāti jāuzklausa. Mums vajadzētu ieplānot tā, lai mēs varam, tad, kad mums ir visas lemšanas un vērtējumi, lai mēs spējam to izdarīt. Tāpēc mums laikam ir 27. oktobris, tas ir pa vēlu, ka 1 ceturtdienu ātrāk vajag šoreiz nodaļas sēdes. Nezinu, kā. Esmu izteikusi visu to, ko gribēju, bet vēlreiz ļoti liels paldies šiem kandidātiem par viņu ārkārtīgi saturiski bagātām uzrunām un jau tiksimies akadēmijas darbā. Paldies! Paldies, atbildot Koķis kundzei, es noteikti sagatavošu, bet tiešām ne uz 3. datumu, jo 3. datumā, diemžēl, senātā nevarēšu piedalīties. Man, diemžēl, ir viena tāda, labi, neteikšu, kas man ir personīgi. Par to ministrijai, acīm redzot jau, ka man arī ir jāsagatavo kaut kāds tas vēstījums, varbūt kāds no kolēģiem var kaut ko palīdzēt, ieteikt vai tam līdzīgi, bet, kaut kādu, man liekas, ļoti vienkārši lakonisku atgādinājumu, ka tomēr vajag kaut kā reaģēt un tomēr, ja reiz viņi saka, kad ir vajadzīgs dialogs, tad tas dialogs tad ir jāuztur, vai ne? Bet par nākošo sēdi es tā kā nobeigumā gribēju lūgt vārdu, tad Verai iedot, viņi, protams, vislabāk zina par nodaļas sēžu grafikiem un tam līdzīgi lūdzu vērt, tad varbūt, ko es esmu aizmirsis un arī palaidis garām. Jā, es par to nākamo sēdi rosinātu tomēr nepārcelt to datumu, kā man savā laikā mācīja akadēmiķa Raita Karnīta, noteikti nemaini datumus, jo tās sēdes ir ieplānotas gadiem, jau pēdējā mēneša ceturtdiena, un visi rēķinās ar to pēdējo mēneša ceturtdienu, un es baidos, ka tiešām mums pēc tam būs ļoti daudz e-pasta. Man jau tā parasti atnāk diezgan liels e-pasta skaits, kur ir kāds neplānotas konferences vai tikšanās vai braucieni. Bet, ja mēs izjauksim to mūsu, tā teikt, ierasto kārtību, tad es baidos, ka mums būs vēl mazāk to dalībnieku. Un es, kā jau visiem arī paziņoju, kad visi sēžu ieraksti tiek ievietoti mājaslapā, humanitāro un sociālā zinātņu nodaļas mājaslapā, un uzreiz ir iespējams noskatīties, un pēc nākamās sēdes es uzreiz arī nosūtīšu biļetenus, kā tas ir bijis iepriekšējos gados. Ja jūs, protams, atkal kārtējo reizi piekritīsiet, ka šos biļetenus es redzēšu, tad, kad jūs atsūtīsiet savus balsojumus, es apkopošu vienā tabulā, kur, protams, nebūs ne vārdu, ne uzvārdu, vienkārši tabulā ar tām balsīm, ko mēs esam saņēmuši par katru kandidātu, un tos arī nodošu Eģiņas kundzei, kā ieras.
Tas būtu par to, tad man ir jāsaka vēl par jūsu atskaitēm. Ir daļa, kas ir iesūtījuši, ir tie, kas ir iesūtījuši, un es lūdzu, varbūt kāds pa vasaru ir sarosījies un uztaisījis, bet piemirs man nosūtīt. Noteikti sūtiet man savas atskaites, var sākot jau ar 18. gadu, jo tās vēl mēs arhīvā neesam nodevuši, un lai mums viņas būtu par šo zinātnisko darbību, un arī prezidents ik pa brīdim lūdz nodaļām sagatavot tādu kā apkopojumu par nodaļas locekļu veikumu, lai mums būtu tur, ko ierakstīt, un tie svaigākie dati mums būtu, tad lūdzu tās iesūtīt. Un jā, es arī teikšu, ka esam saņēmuši vārdbalvām pieteikumus. Komisijas locekļus tuvākajā laikā uzrunāšu, jo lielākā daļa ir iesniegta elektroniski ar elektroniskiem parakstiem, līdz ar to būs arī laiks komisijas locekļiem iepazīties ar šiem pieteikumiem, ar šiem darbiem, izvērtēt, un tad jau mēs izlemsim, vai jūs attālināti paši lemjat, un komisijas priekšsēdētājs man paziņo par savu lēmumu, par komisijas lēmumu par šīm vārdbalvām, vai arī mēs tad sanākam novembrī un klātienē lemjam tad šos jautājumus. Nu, tie būtu tie aktuālie jautājumi šobrīd. Es redzu, ka akadēmiķi Daci Markus vēlas kaut ko jautāt, lūdzu. Jā, es gribēju pajautāt, mani mazliet samulsinājāt ar tām atskaitēm. Es atceros, ka kaut kas ir kādreiz rakstīts, bet tad tagad mums būtu jāraksta par kuru gadu? Par 22. Principā es saku, es gaidu jau no 2018. gada. Ja, nu, kurš to vairs 18. Tas jau ir pagājis. Šobrīd ir 22. Protams, 22. vēl nav noslēdzies, jā. Bet līdz kuram datumam tad parasti tas ir regulāri jānodod? Nu, principā jau es viņus gaidu, un man svarīgākais pienākums pēc tam viņus ir nodot arī arhīvā, jā, bet es gaidītu uz janvāri, pa 23. gadu, janvāri, februāri, bet šobrīd vajadzētu pa 22. Pagaidām prezidents nav lūdzis vēl tādu apkopojumu, bet viņš jebkurā laikā var palūgt no nodaļām tādu kā apkopojumu par nodaļas locekļu veikumu, lai man būtu tur, ko ierakstīt par jums. Nu, un pēdējais jautājums brīvā formā? Jā, nu, principā man sniedz brīvā formā, man pat sniedz daži nodaļas locekļi tādu kā stāstījumu vienkārši par šo savu darbību. Es jau tur tādus izvelku tos galvenos aspektus. Paldies, paldies. Labi. Ir vēl pēcpusdiena, man tiešām tulītās jāslēdzās klāt kaut kādai nākošai intervijai Facebookā. Facebook mājaslapā, ja kādam ir laiks un nav ko darīt, variet pieslēgties. Tur tāda saruna ir par baltu identitāti ar Arvīdu Draunieku. Un nezinu, kas tur būs. Bet arī tā zināmā mērā ir tāda akadēmijas vārdu nešana. Vismaz studentu auditorijai, skolnieku, kam tas vairāk šajā gadījumā ir domāts. Tā kā milzīgs paldies. Jā, Vēra vēl kaut ko. Es tikai Kristiāna Ābela lūkšu palikt pēc sēdes uz 1 minūtīti, labi? Paldies. Paldies jums, jā, paldies Lielie. Un uz redzēšanos līdz nākošai sēdei, vai ne? Tā, jā, paldies. Uz redzēšanu. Man jau slēdz iekšā, jau labi, laimīgi.